Labdien, esiet sveicināti. Drošā telts, Gins Amoliņš, Latvijas televīzija ārzemju ziņu korespondents. Prieks jūs šeit redzēt. Mums priekšā, manuprāt, ļoti interesanta diskusija no dažādiem skatu punktiem un leņķiem par zemesardzes atbalstītāju. Mēs zinām, kas ir zemesardze, bet kopš pāris mēnešiem Saeima ir pieņēmusi, apstiprinājusi, ka ir arī zemesardzes atbalstītāja status. Un tad skaidrosim, kas tas ir, kā mēs katrs varam iesaistīties, varbūt mēģināsim saprast, kāds notiek praktiski. Un Donbasā pirms pāris gadiem mēs tikos ar vieniem Ukrainas karavīriem, mēs runājām, un tur bija, mēs aizrunājāmies par to, ka īstenībā aiz tā karavīra frontē stāv vēl ļoti daudz cilvēku, kas ir iesaistīti tādā ļoti garā ķēdē, lai uzturētu to vienu karavīru, kas ir frontē uz vietas. Un tur, protams, ir paši tuvākie, kas ir piegādes, kas pieved, kas sakrauj, bet tas aiziet pa ķēdīti jau aizmugurē, kur tiek piegādāta pārtika, kur tiek nodrošināta pārtika, kur ir zemnieki, kas uz kādu vietējo vietu atved kādu savu ražu un līdz pat ģimenēm. Un tie, protams, ir kara apstākļi, mums šeit nav kara stāvokļa, tādēļ situācija ir citāda, un tad mēs mēģināsim saprast, kā tad tas varētu veidoties mūsu Latvijas apstākļos šeit, kā veidojas aizsardzība, protams, ir armija, karavīri, zemesardze, bet arī sabiedrība kopumā, cilvēks parastais, ja tā var teikt, kā var iesaistīties. Un ir ieviesis šis zemesardzes atbalstītāja status, lai paplašinātu sabiedrības iespējas iesaistīties valsts aizsardzībā. Tiem, kas vēlas sniegt praktisku atbalstu zemesardzei, skaidrosim, tad, ko tas nozīmē, kā tas ir praktiski. Un vai ja cilvēks domā, ka zemesardze, ka varbūt tas nav man, ka varbūt tas nav man skraidīt apkārt pa mežiem regulāri cauri gadu, kā tad viņš var atrast savu vietu valsts aizsardzībā. Mums ir 4 lieliski cilvēki šeit šodien šajā diskusijā. Kā jau minēju, no ļoti kaut kādā ziņā dažādām jomām. Mums ir pārstāvēts militārais stratēģiskais redzējums, zemesardzes 4. kurzemes brigādes komandieris, pulkvedis Edmunds Svenčs. Esiet sveicināti. Labdien, cienījamie klātesošie. Ar ilgu pieredzi arī bruņotajos spēkos, arī ārvalstu misijās, saprotu, Irākā un Afganistānā. Šobrīd kurzemē zemesardzes komandieris. Tālāk mums ir Rēzeknes novada domas priekšsēdētāja vietnieks un arī zemesargs vienkāršais, vai tā var teikt, Georgijs Jevsikovs. Un jūs esat zemesargs, vai ne? Jā, protams. Jā. Lai paliek kā vienkāršais. Vai nav tik? Jā, tā būs labāk. Jā. Un tālāk mums ir Uldis Biķis, Latvijas Finieres padomas priekšsēdētājs. Tā būs uzņēmēja darbības puse. Uzņēmēji, kā var iesaistīties zemesardzes atbalstīšanā. Labdien. Un galu galā arī fonda uzņēmēja mieram direktore Laura Skrodele. Ļoti daudz ir bijusi Ukrainā, redzējusi, kā tas notiek praktiski, un mēģināsim varbūt caur to arī skaidrot, kas no tām lietām, kas Ukrainā notiek praktiski, no civiliedzīvotāja iesaistīšanās, ko var piemērot šeit Latvijā mūsu apstākļiem. Labdien! Labdien! Tad sāksim ar pulkvedi Svenču, varbūt par šo te zemesardzes atbalstītāju statusu. Izklausās ļoti birokrātiski, juridiski, varbūt status, tā teikt. Saeima pirms pāris mēnešiem apstiprināja šo te statusu. Kāpēc tad tika izveidota šāda lieta zemesardzes atbalstītājs un kā tas tad darbotos praktiski? Vai jutāt nepieciešamību, ka tas ir nepieciešams? Paldies par to iespēju arī piedalīties šeit un šo vēsti ziņojumu arī tālāk. Es saprotu, ka varbūt arī klausītājos ir kāds, kas pie sevis vēl domā un apsver šo iespēju iestāties vai nē, un vai varbūt kaut kādā savādākā formā sniegt atbalstu bruņotajiem spēkiem.
Bet tā kā jūs man devāt pirmajam vārdu, es atļaušos mazliet garāk šo skrejceļu paņemt, lai iedot mazliet kontekstu par to, kā mēs nonācām līdz zemesardzes atbalstītājiem. Jo stāsts par atbalstu savas valsts armijai, tas nav un nesākās tikai ar to veco nodrāsto teicienu nebaros savējo armiju, baros svešu armiju, tur viss ir kārtībā ar to teicienu. Bet ar 22. gada Krievijas pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā mēs Kurzemes brigādē redzējām, un ne tikai Kurzemes brigādē, zemesardzē, redzējām milzīgu tādu pīķi palēcienu uz brīvprātīgiem, kas gribēja iestāties zemesardzē. Ja vidēji brigāde kaut kur 160 līdz 200 brīvprātīgos apmāca gadā, tad šis pīķis bija 3-kārtējs līdz 600. Mēs vienu brīdi sākām domāt, kur dabūsim ekipējumu, ieročus, apmācību infrastruktūru un instruktorus. Šo pīķi mēs kaut kā, karavīri saka, nomasējām, jeb uztvērām to pirmo uzplūdumu, paisumu. Mēs daudz no viņiem pieņēmām zemesargos, bet tad turpmākajos gados tas lēciens sāk kļūt lēzenāks un viņš beigās arī iztaisnojas. Un vairāk un mazāk atgriezās pie iepriekšējiem. Un mēs sākām interesēties, kāpēc iemesls ir tāds, un tad viss bija diezgan vienkārši. Es vienkārši neatbilstu kaut kādiem kritērijiem, vai nu man nepietiek medicīniskās kapacitātes, veselības, vai man varbūt laika nav, lai es varētu pilnā apmērā nodoties zemesardzes dienestam. Un faktiski no tā brīža tika meklēta alternatīva forma, kā varētu vēl piesaistīt atbalstu bruņotajiem spēkiem. Jo jāatcerās, ka nedomāju, ka ir daudz armiju pasaulē, kas, es pat teiktu, diez vai tāda ir, kas varētu pilnībā balstīties tikai uz saviem bruņotajiem spēkiem, attīstīt pilnīgi visas noturības formas, kas ir nepieciešams, un to visu iedzīvināt tikai armijā. Sākot no medicīnas, beidzot ar tehnoloģisko ražošanu. Valstī ir jāpiedalās. Un tas, laikam, bija tas galvenais naratīvs, kā jau arī jūs minējāt ar pieredzi Ukrainā, kad visa tauta sadevās rokās un sākot no priekšējām līnijām līdz pat nākamajām zonām, aizsardzības, drošības, uztveršanas, atbalsta, nodrošinājuma zonas, kad tas atbalsts tika centralizēt, organizēts un dots priekšējām līnijām, lai tad varētu kauja turpināties un noritēt sekmīgi. Gadu atpakaļ šis vārds izskanēja pirmo reizi pēc mācībām Namēs 25, un sākās diskusija, kur mēs liekam šos atbalstītājus kā tādus. Viena no versijām, kas diezgan stipri dominēja, jo sākotnēji arī viņai bija diezgan liela loģika, un es nedomāju, ka viņi ir zaudējuši savu aktualitāti arī šodien. Liekam šos brīvprātīgos civilo aizsardzības komisiju rīcībā, jeb pašvaldībās, jo pašvaldība ir tā, kas zina, kāda veida slodze šobrīd krīzē tiek reflektē uz konkrēto pašvaldību, vai tie ir plūdi, vai tie ir bēgļi, vai tās ir pandēmijas, vai nedod Dievs tā ir sabotāža vai militāra rakstura iebrukums, un kad viņi ir tie, kas kopā ar konkrēto reģionālo vienību, viņiem būs jātiek galā šo krīzi, viņi būs jāpārvar. Tad viena no idejām bija varbūt šos atbalstītājus, pirms viņiem tika pielikt zemesardzi klāt, nodot šo civilo aizsardzības komisiju rīcībā. Katrā pašvaldībā tāda ir jābūt, un arī jābūt civilās aizsardzības plānam izstrādāt katrā no šīm pašvaldībām. Tomēr laikam ejot, tika saprasts, ka tā kā arī jūs minējat, ir tomēr nepieciešama kaut kāda zinām kontrole. Ir jābūt kādam vienojošam elementam, kas ne tikai mācēs viņus uzskaitīt, bet arī sadalīt uzdevumus, vislabāk zināt, kurā vietā ir jāpieliek šis spēka pielikšanas punkts, un tieši kāda veida kalibrēts atbalsts ir nepieciešams konkrētai atbalstībai, pašvaldībai vai konkrētai geogrāfiskajā punktā. Un tika pieņemts lēmums paplašināt tieši zemesardzes rindas un ieskaitīt viņus, tad šajā gadījumā zem zemesardzes lietusarga. Tāpēc parādījās nosaukums zemesardzes atbalstītājs. Un pilnīgi pareizi pavasarī Saeimā atbalstīja zemesardzes likuma izmaiņas, un faktiski 18+, jebkurš jaunietis, jebkurš pilsonis var pieteikties šajā zemesardzes atbalstītāju formā. Tas, kas uz šobrīd vēl iztrūks, bet ir izstrādāts stadijā, ir šie ministra kabineta noteikumi, un zemesardzes štābs ir izstrādājis un nodevis atpakaļ ministra kabinetam izskatīt, pieņemt. Es domāju, ka diezgan ātri viņus apstiprinās, jo plāns ir, kad uz šīm Namēs mācībām, Namēs 26, mēs varētu jau pirmo reizi aicināt savus atbalstītājus un praktiski testēt uzdevumus, praktiski testēt viņu uzdevumu atbalstu, to, ko viņi reāli varētu dot. Jo tikai viens piemērs. 3 gadus Kurzemes brigāde, mans komandētā brigāde, mēs vairs nespēlējam kariņu, sēžot kaut kādās savās militārajās infrastruktūrās. Ar visiem saviem komandpunktiem, sakaru ierīcēm, mēs braucam ārā.
Un mēs esam angāros pie saviem lauksaimniekiem, mēs esam pagrabos pašvaldībās, mēs esam kultūras namā, mums ir perfekta sadarbība ar saviem, mums faktiski jau tas viss notiek. Tagad tas viss tikai ir jānoformalizē, jāslēg pareizi. Ja gribat, es teikšu Excelī, bet, godīgi sakot, jau vairāk jau tā jēga zemesardzes atbalstītājiem un konkrētajiem vienībai, ko viņš atbalsta, ir šī kognitīvā, šī uzticēšanās, kā viņa izveidojas mūsu abu starpā. Tāpēc tur ceļš vēl ir tikai ejams uz priekšu, bet es redzu ļoti daudz pozitīvu signālu. Rudens ir pirmais tests, cerams, ka tiks sakārtot vismaz normatīvā bāze. Mēs šobrīd runājam tikai par individa iesaisti, par fizisku personu, bet man lielas cerības, kad mēs atrisināsim arī organizāciju iesaisti, juridisko personu iesaisti. Tāpēc, kad kopībā jau šis spēks, viens individs, viņš var aizbraukt ar savu traktoru, vai arī viņš var iedot savu telti, savu zemi, viņš var ar savu ģimeni aizbraukt, aizvest mums putru, piemēram. Bet, ja tu esi uzņēmums, kurā ir vairāk cilvēku, ar vairākām profesionālajām dotībām, ar kvalifikācijām, ar dažādiem iemaņām, tur jau ir spēks. Tur ir rodas šis kopības spēks. Tā, kad, es domāju, vecais labais princips atbalstīsim, ja vajag, teikšu, barosim, savu armiju strādā. Viņš vienkārši tagad ietērps jaunajā veidolā, kāds mums ir šobrīd. Un noslēgumam pie šī sava ievada es varu teikt, pārlasot grāmatu, kā veidojas latviešu strelnieku pulki, jau 14. 15. gadā atsevišķām latviešu strelnieku rotām, tad, kad viņām tika atļauts veidoties, jau tad veidojās atbalsta organizācijas. Sākās ar cimdu adīšanu un vešanu uz fronti. Un lai arī kur šie pulki pēc tam bija dislocēti, uz turien devās arī viņu atbalsts. Tāpēc ideja nav veca. Ideja ir, pareizi sakot, ideja nav super jauna. Viņa tiek vienkārši pielāgot šai situācijai. Tā, ka man liekas ļoti loģiska evolūcija, un man ir prieks, ka mēs ejam uz priekšu ar šo. Vai šis atbalstītāju pulks jau veidojas? Jā, Kļūsti karavīrs un ZSMLV ir jau anketa, ko var aizpildīt, elektroniski parakstīt, nosūtīt uz zemesardzes štābu, un tad mēs ieliekam šos vārdus uzvārdus reģistrā. Turpat arī ir iespēja minēt, kāda īpašā spēja vai kapacitāte tiek piedāvāta, un tad jau viņi tiek sadalīti pa reģioniem konkrēti, kas iet Kurzem, kas Latgala, Rīga un Vidzeme. Un, kā jau minēju, tad rudenī mēs gribam sākt testēt jau. Laura, tu esi daudz bijusi Ukrainā, tur, protams, ir bijusi pēdējos gados ļoti liela sabiedrības mobilizācija atbalstai un cīņai pret iebrucēju un strādā nevalstisko organizāciju sektorā. Vai tu par šo te ideju, par šo te konceptu zemesardzes atbalstītājs, vai tu redzi, ka Latvijā veidojas kaut kādas tādas atbalsts tam, un vai tu redzi, ka šis platformas varētu strādāt? Jā, es domāju, ka mēs, ja būtu miera laiks, mēs šobrīd par to nerunātu. Un, diemžēl, tas skarbākais jau ir tas, ka mēs sākam par šo runāt tieši tāpēc, ka ir kara laiks. Un juridiski, man liekas, mums īstenībā būtu jāizšķir un jābūt diezgan atklātiem un jāpasaka, nav jau tā, ka mums ir miera laiks. Ja jūs paskatīsieties, ko dara robežsardze katru nakti uz mūsu robežas, mēs neesam miera laikā. Mums šodien Cēsīs saulēnā brīvdienā visiem esot kopā, liekas, ka ir miera laiks, bet esam godīgi un pasakam, nav mums miera laiks. Jā, ir pilnīgi cita apstākļi, un mums šobrīd situācija spiež pārrakstīt tos noteikumus pavisam savādākā veidā, un mums ir jābūt radošākiem. Ja? Mums ir jāpaskatās tieši tā pati Ukrainas pieredze. Un, tā kā es pārstāvu biznesa kopienu, tad es noteikti esmu par to, mēs redzam šo te veidu. Latvijas biznesa kopiena grib palīdzēt mūsu bruņotajiem spēkiem, bet mēs meklējam, šobrīd definējam un runājam par šo veidu, kā mēs to varētu izdarīt. Jo daļa no ziedotājiem, Biķa kungs man neļauj samalot, daļa no ziedotājiem šobrīd saka, Laura, mēs vēlamies ziedot šādu summu, 50% lūdzu novirzi vajadzībām Ukrainā, 50% vajadzībām Latvijā. Līdz šim brīdim mēs neesam atraduši to veidu, kā juridiski mēs to varam izdarīt. Es vienmēr saku, mums ir ļoti liela jurista armija. Ja? Mums ir jāuzzīmē tas jaunais zīmējums, kādā veidā Latvijas biznesa kopiena, kā jebkurš cilvēks, kurš grib atbalstīt bruņotās spēks, mums nevajag uzzīmēt ārkārtīgi sarežģītu juridisku procedūru. Mums ir jāsaprot, ka tam ir jābūt zināmā veidā pašregulācijā. Ja? Mēs zinām, ka armija ir noslēgta sistēma, ir konfidencialitātes un viss pārējais, bet mums jāsaprot, lai
lai mēs spētu ātri mainīties, lai mēs spētu ātri pielāgoties. Bizness un sabiedrība varēs palīdzēt armijai ātri mainīties. Mēs jums to varēsim palīdzēt, un Ukrainas piemērs to parāda, ka mēs to varēsim. Tikai galvenais ir pareizi uzbūvēt un nepārbirokratizēt, neuztaisam tik daudz procedūru, ka mēs pēc tam beigās, mēs teiksim uzņēmējs teiks, es jau pirms 10 dienām zaudēju interesēm. Pulkvedis Svenš, birokrāti ir problēma, kas jārisina? Jā, ja nevar jau tā godīgi runāt pilnībā. Es teikšu kaut kur pa vidu. Ir lietas, kuras gribētos tiešām, lai ātrāk atrisinās. Par ziedojumiem jautājums ir atrisināts. Mēs varam saņemt ziedojumus. Ir noteikti kārtība. Man liekas, tas, kas kaitina. Es teikšu godīgi, mēs runājam par to, ka ir kaitinoši, jo zaudēt cilvēks vienkārši interesi, tāpēc, ka cik ilgi jūs man nedodat atbildi. Ir laiks, kas tiek pavadīts. Un es pieļauju, ka tur procesi ir saistīti ne tikai ar aizsardzības resoru kā tādu, iespējams, ka viņš iet gan caur tiesiskām, citām ekonomiskās, finanšu vajadzībām, ka viņš visu to loku iziet cauri. Tāpēc man jāpiekrīt Laurai, ka ja mēs varētu izveidot sistēmu, kurā tu ieliec savu vēlmi un ātri dabūn atpakaļ rezultātu. Jā vai nē? Ja jā, tad ejam uz priekšu šādi. Ja nē, tad kāpēc, kas ir jāizmaina, lai mēs varētu to sistēmu sakārtot. Tāpēc es teiktu, ir iespējas, kur vēl var uzlabot. Bet tāpat laikā ir labie piemēri. Īstenībā, jā, es 5 gadu esmu Kurzemes brigādē. Pirms tam daudzās citās vienībās ir šie labie piemēri, kurus var droši minēt, kas arī nāk un atbalsta. Es nemaz nenāju par tādām vienkāršām situācijām, kad mēs esam praktiskajās, taktiskajās lauku mācībās reģionos, kad mums nāk vietējās tantiņas un baro un dod ūdeni un paprasa, kā mums iet un palīdz tur uz vietas. Kaut vai tīrais cilvēku mīlestības kā tāds, bet mums ir uzņēmumi, kas piedāvā nāciet pie manis šautuvē trenēties, cik jums gribiet. Reku mēs jums iedosim tādu materiālu, lai jūs varētu uzbūvēt kaut kādus šķēršļus. Ja? Mums ir iespējams jums piedāvāt, teiksim, tehnikas pakalpojumus. Ar daudziem no tiem mums ir izveidojusies laba ilgadēja sadarbība. Daļa no viņiem ir transformējusies šajos birokrātiskajos mobilizācijas pieprasījumos, bet tie strādā, jo tas vienkārši leģitimizē to, ka tu esi atbalstītājs kā uzņēmums vai juridiska persona. Un tāpat laikā, ja pie tevis atnāk kāds cits, tu vari pateikt, man resursi tik daudz, es šobrīd atbalstu jau šādu organizāciju. Ja? Un es domāju, ka tur vēl vairāk varēs attīstīt. Tā kā pirmā jautājuma atbilde ir jā, tur vēl ir ko uzlabot, un es piekrītu, ka tai sistēmai jābūt daudz ātrākai. Bet es arī neredzu tādu bezcerību. Es domāju, ka aizies tā lieta. Jo, ja ne tagad, ko tad mēs gaidīsim, ka pār robežām jau nāks? Tagad ir laiks, kad ir jārēģē. Jautājums nav par to, ka radīt bezcerību, bet droši vien veicināt procesus, kā jūs pats teicāt, lai notiek plūstošāk viss. Biķakungs, Latvijas finieris daudz atbalstījis arī Ukrainu, mēs zinām arī caur ziedojumiem arī, bet šīs te zemesargu atbalstītāju konceptu ietvaros un saprotu saistībā ar uzņēmējiem, tas vēl tiks risināts un domāts, kā to labāk veidot. Bet kā jūs redzat no uzņēmēja puses, kā tad uzņēmumi varētu iesaistīties, vai, piemēram, Latvijas finieris būtu gatavs iedot zemesardzes mācībām kādu traktoru vai smago mašīnu zemesardzei? Es tā vienkāršot izsakos. Droši vien, lai raksturotu to savu lomu, pāris vārdos varbūt par Latvijas finieru. Tad Latvijas finieris strādā 2500 višķi vairāk cilvēku, un tie ir lieli resursi. Un, protams, kad uzņēmējs jau, tad, lai darīt savu saimniecisko darbību, visu laiku vērtē riskus. Un šobrīd arī mēs tāpat kā Laura teica, mēs vērtējam, ka tas risks, ka varbūt arī kara darbība ir ļoti augsts, un tāpēc mums ir jāgatavojās. Droši vien tas ir tas risku vērtējums ir pirmais, ko mēs pieņemam. Tālāk ir droši vien informācija, ko mēs zinām, ko mēs nezinām, kā mums rīkoties. Tad mums pašiem jāpaliek gudrākiem un jāmeklē ir iespēja kļūt gudrākiem pietiekoši plašam cilvēku skaitam kolektīvā. Caur zināšanām noteikti ir psiholoģiskā noturība sāk veidoties daudz stabilāk, jo tad, kad lietas ir izrunātas vai tad, kad tu zini, kas tev būs jādara, tad arī tā psiholoģiskā noturība sāk veidoties. Un resursu jautājums ir neapšaubām. Tad jebkuram uzņēmumam ir resursi. Jautājums, vai var dalīties vai nevar dalīties, vai tu pats varēsi nodrošināt savu darbību, vai tu varēsi līdz ar to neapdraudēt sevi, bet noteikti veidot kopdarbību, jo viennozīmīgi aizstāvēt valstu var tikai visu kopā sabiedrību. Un vēl mums ir jārēķinās jau šī brīdī, ka ja mēs pieņemam, ka ir kara darbība, kas jau ietekmē mūs, viņi noteikti tādi ir, un arī pie mums sabiedrībā ir cilvēki, kas ir pasīvi,
un kur varbūt tās jau ir nevis pasīvi, bet aktīvi pretdarbu veicēji. Un ar to mums arī ir jārēķinās. Līdz ar to tev tiešām ir jātur ausis vaļā, kā saka, jāmāk klausīties, jāmāk domāt, analizēt visus riskus, bet pamatu uzstādinājums ir šī sadarbība, lai viņa būtu. Bez sadarbības tad mēs nepanāksim to rezultātu. Un noteikti, kad mēs koncentrējamies, mēs izprotam, ka šī sadarbība viņi ir gaidas tiek arī pret uzņēmējiem, ka tās gaidas ir, lai uzņēmumi sadarbotos, tad mums kā uzņēmējiem ir jāmāk atrast arī savu vietu un sev piedāvāt. Es vienmēr domāju, ka ir slikti, ja mēs ieņemam pozīciju, mēs gaidām, ka mums kāds pateiks kaut ko priekšā. Neko mums nepateiks priekšā. Mēs paši rakstam priekšā savus mājas darbus un mēģinām saprast, kur uzrunāt, kāpēc mēs uzrunāt un ko mēs gribam mainīt. Mums ir pietiekoši liels iespējas mainīt tik vienam rīcību, ne tikai varbūt savu kolektīvu, bet jau kopienas un kopējo sabiedrības modeli, un to viennozīmīgi Latvijas finieris ir izjutis. Mēs esam bijuši ļoti aktīvi no 14. gada, un esam līdzdarbojušies pietiekoši daudz izmaiņām, gan sistēmiskām nacionālā līmenī, gan arī kopienas līmenī, un arī tādās ikdienas jau, kā saka, mācības līmenī, tad tas ir resursu pārvaldība, informācijas pārvaldība, un kopā tad iet uz kaut kādu mērķa. Līgumi mums ir bijuši daudz un dažādi, arī ar, kā saka, aizsardzības jomu. Tad ir bijuši pirmie līgumi, kas varbūt tās veidojās jau vairāk kā 10 gadu atpakaļ, un šobrīd droši vien tās jomas arvien vairāk specializējās, un viņas ir ļoti daudz. Un tas, kad ir visu laiku jāuzlabo, piemēram, tika minēts, ka viss ir kārtībā no tāda ziedojuma atbalsta viedokļa, bet es teiktu tā, es kā uzņēmējs nevaru atbalstīt bez uzņēmuma ienākuma nodokļu nomaksas citu sijā. Tātad es šodien veicu R&D jautājumu stimulēšanu citā uzņēmumā, to vēl valsts apliek ar nodokli. Vai tas ir slikti? Nē, tas, protams, nav slikti. Nodoklis mums patīk maksāt, mēs aprēķinam un maksājam, ne par to tas stāsts, bet tas samazina resursus pret konkrēto rīcību, ko mēs darām. Un tad atkal tā ir runa par resursu pārvaldību, ļoti mērķētu, lai viņi nonāk tur, kur viņi ir jānonāk, risināt tos jautājumus, kas ir jārisina, ko mēs uzstādām par mērķi, varbūt tās ar kaut kādiem ļoti aktīviem cilvēkiem, kopā izdarot. Un mēs kā finieris vienmēr esam bijuši tā, ka mēs gribam stimulēt daudzus cilvēkus vai nevalstisko sektoru, kas ir organizējās pats, vai arī citus uzņēmumus, kas organizē lietas labas, jo viens uzņēmējs jau nekad nevar visu atrisināt. Mēs varam kopā atrisināt, un tāpēc ir jābūt ļoti aktīviem sadarbībai ar daudziem cilvēkiem un jāmāk veidot šīs attiecības. Darīt pašam, un tajā pašā laikā ir lietas, kas ir vēl Jā, protams, es domāju, pirmkārt pašiem, bet arī mēģināt stimulēt, lai iesaistās citi. Mums to psiholoģiski noturēt beigās vajag visai sabiedrībai. Ir vēl darīt, ko, lai stimulētu šo iesaistīšanos? Jā, ir, un patiesībā tā viena frāze pretdarbība uzreiz manī atsauc atmiņā vēl viena iniciatīva, kas ir saistīta ar zemesardzes atbalstītājiem. Pazīstam stāsts, kad dziļāk lauki, tu satiec tāds kārtīgs vietējais iedzīvotājs. Ko jūs domājat par tiem politiķiem? Visi viņi ir slikti, neko viņi nemāk darīt, un es tāpat zinu, ka tur, kas sarakstīs, tur nav pareizi. Jūs esiet klausījušies ziņas? Es viņas neklausos, es tāpat vislabāk zinu. Klasiskais variants. Tāpēc viens no tādiem dezinformācijas pretdarbības variantiem ir arī šis zemesardzes atbalstītāja iniciatīva. Un mēs īpaši skatāmies, un tagad tikai uzsākam, strādāt arī ar savām diasporām ārzemēs. Ļoti populārs ir variants, vai tie ir atpūtas kūrorti, vai tas ir ceļojums pie Eifeļa torņa, vai tas ir ceļojums uz Itāliju, ka tu esi tādā kompānijā, kurā arī politiskie jautājumi tiek aprunāti. Un tad tu klausies un domā, tas nav tas, ko jūs tur runājat. Jūs neesat šeit, te uz vietas. Un tā jau vienmēr būs tajā saskares līnijā nosacītajā. Krāsas būs daudz asākas, izteiktākas. Tā cīņa par informācijas dominants, viņa būs spēcīgāk šeit. Ja šeit mēs vairāk vai mazāk, liekot roku uz sirdi, saprotam, šis ir dezinformācija, tas ir deepfakes. Šis varētu būt taisnība, jo tā apmēram ir, tāpēc, ka es zinu veselu virkni cilvēkiem, kas ir saistīti ar to jomu, ar katrus 100 km uz rietumiem, uz dienvidiem.
viņš izplūst, viņš kļūst tāds švakāks, viņš jau kļūst interpretējams. Tā cīņa ar dezinformāciju, viņi tur kļūst daudz aktuālāk. Jo arī tā ietekmē gan politiķi, gan vietēji iedzīvotāji, kas dzīvo ārzemēs, prātus un viņa iniciatīvu. Tāpēc Zemesardzes atbalstītā iniciatīva viņi ļoti labi reflektēt arī uz savu diasporu ārzemēs, kur varētu strādāt, skaidrot šīs lietas, ka klau. Un viena no funkcijām, ko mēs arī labprāt aicinātu, ir šie civil-militārās sadarbības eksperti, komunikācijas eksperti, IT speciālisti, kas var strādāt un darboties pret šiem kiberuzbrukumiem, kādus mēs nesen arī redzējām. Nu, tas spektra loks, viņš ir ļoti liels, jo pašā būtībā, ja mēs mēģinām tā vienkārši skatīties šo problēmu, tas, ko armija šobrīd nevar pietiekami labā kvalitātē sev nodrošināt vai pietiekamā apjomā, tā ir tā iespēja, jeb capability gap, kā saka, nu, tur tagad modernās visas struktūras. Tas, ko mēs tagad netiekam galā, kur uzreiz vajag šo palīdzību mums. Iespējams, nekad arī armija to neattīstīs, tāpēc, ka tas ir pat dārgu un mums viņš pārāk strauji noveco, mainās un tās tehnoloģijas attīstās. Tāpēc tas varbūt paliks pilnībā vai civil-militārā sektora rīcībā vai arī uzņēmēja darbības sektorā. Armija nemaz tur neies iekšā. Bet tas ir tieši tā joma, kur šobrīd var jau nākt klajā, atbalstīt un palīdzēt. Tā ka šie divi punkti, ko es gribēju teikt. Tas, kas trūkst tagad armijai, ir viena no šiem iemaņām, spējām, resursiem, un otrs ir cīņa par dezinformāciju un īpaši darbs ar mūsu diasporu ārzemēs. Bet, kungs, jums replika? Es gribēju vēlreiz varbūt tās par no uzņēmēja darbības viedokļiem. Mēs kā uzņēmums, mums ir jāiestrādā mūsu biznesa modelī brīvi resursi, kuri tad drīkst viņus nodot, nedarot pāri varbūt savai pašai uzņēmēja darbībai. Proti, ko tas nozīmē? Mūsu gadījumā Latvijas Finieris ir jau kopš tātad šī pilnā mēroga karadarbības 22. gada. Mēs veidojam tātad no naudiskā izpratnes 2% no radītās pievienotās vērtības. Mēs novirzam kā atsevišķu resursu, ko tad var izmantot. Un tieši tāpat ir jāskatās uz cilvēkiem. Mums ir jābūt gataviem, ka mums ir nedaudz brīvas iespējas arī cilvēkiem, un mēs viņu, piemēram, stimulējam. Ja cilvēks ir aktīvs zemesargs, tad to laiku, ko viņš pavada pildot pienākumus, mēs apmaksājam darba dienu, tātad pilnā darba algā, tātad mēs nedarām viņam finansiāli pāri, tātad tas ir papildus cilvēku resurs, kas veidojās, un tas ir viens, un otrs ir šī naudiskā forma, ka tu saproti, ka tavs biznesa modelis pārdodot preces un pakalpojums ietver pašizmaksā vienu daļu, mazu daļu, kuru tad tu vari novirzīt. Un tādējādi jau tālāk, tad, kad tev tie resursi ir, tad ir resursu pārvaldībā, tad tu vari meklēt, kā viņus labāk izmantot, pielietot, piedāvāt un, kā saka, lai panāktu kaut kādu rezultātu. Georgijs Jevsikovs, Rēzeknes novaddomes priekšsēdētāja vietnieks un arī zemesargs. Droši vien tādi divējāds jautājums šajā ziņā, ņemot vērā šo duālo statusu. Jums arī šeit viens, es dzirdēju, ka pašvaldība zina labāk pašā sākumā, Pulkovičs kungs runāja, runājot par zemesardzes atbalstītāju. Kur tad jūs redzat, un Rēzeknes novads, protams, arī ir tas, kurš pēdējos mēnešos ir bijis daudz mums ziņās, diemžēl, kur ir bijusi iespēja arī mūsu bruņotajiem spēkiem attīstīt savas prasmes, bet arī iedzīvotājiem tiešām saprast, nevis attālināt kaut kur tur Ukrainā, bet kā ir, kad ir apdraudējums pašu novadā. No novada skatu punkta, no pašvaldības skatu punkta, kas tad ir tas, ko jūs redzat, kā var labāk sadarboties ar bruņotajiem spēkiem, un otrs jums kā zemesargam, zemesarga atbalstītāju koncepcijas kontekstā, kur ir tas, kur cilvēki un uzņēmēji var palīdzēt zemesargiem kā atbalstītāji? Jā, paldies par jautājumu. Īstenībā ikdienā es dzīvoju starp divām pasaulēm. Ja? Viena ir pašvaldība civili, otra ir pasaulē man militārais zemesardze. Ja? Un, teiksim tā, runājot ar iedzīvotājiem, piemēram, ja es viņam prasu un viņam saku, vai patiešām tikai cilvēki formas ir mūsu aizsardzībā, man atbilde ir nē, un es arī to pašu mēģinu iestāstīt arī iedzīvotājiem, ka īstenībā tā ir kopīga mūsu atbilde. Un runājot par to kopsadarbību, protams, mums ir, piemēram, tādi kā 32. bataljons, 36. tas, kas mums ir blakus, mums ir cieša sadarbība kopā gandrīz katru dienu. Īstenībā mēs arī izstrādām savas vadlīnijas, kā mēs varam palīdzēt gan zemesardze mums, gan mēs viņiem. Un situācija tāda, ka dotajā brīdī ir apmēram izstrādāts algoritms,
kāda tehnika mums ir pieejama, kādi, piemēram, tie paši autobusu šoferi, traktora tehnika un tā tālāk. Protams, uzreiz ir aptaujā par telpām, jā, kādas telpas ir vajadzīgas, piemēram, militārai jomai, zemesardze vai NBS-am. To mēs arī esam apzinojuši un iesnieguši informāciju. Bet kopumā es uzskaitu, ka šis jautājums kopā par atbalstītājiem, īstenībā, Ukraina karš jau iet 4,5 gadi. Īstenībā, man liekas, mēs ļoti ilgi ejam pie šitā procesa. Ļoti ilgi. Piemēram, es domāju, ka tas globāli nav tikai jautājums, ka tikai dotajā brīdim, mēs apzināti dabojam tos santehnikus, elektrikus, kuri tie ir profesionāli par to, kā spriežot pēc Ukrainas pieredzes, ka šitie cilvēki ar tādām profesijām x stundi ir nemazāk svarīgi kā kainieki, teiksim tā, un viņus arī mums ir jāzina, kur viņi ir un kuri gatavi ir palīdzēt. Bet situācija ir tāda, ka mums jau globāli jāskatās tagad arī uz nākotni, ko mēs darām, piemēram, ar izglītību ar skolām. Ja? Jo projām mums skolās, mēs, piemēram, bērniem vidusskolās mēs nemācām, piemēram, ka būt par drona operatoru. Ja? Tagad mēs to gribam ievest tikai nākošā gada, mācību nevis šogad, bet nākošā gada, lai cilvēks un tas bērns jau zinātu, kā rīkoties ar dronu, par to, ka agri vai vēli, ja vajadzēs, viņam tas zināšanas noderēs, ja? Un noderēs mūsu valstī. Dotajā brīdī, mēs runājam par droniem. Protams, iedzīvotāji ir satraukuši, kas notika. Jūs zināt, kā tas jau ir notiek ne pirmo reizi, un es cik reizes. Ļoti lielas pārunas mums iet ar iedzīvotājiem. Mēs mēģinām skaidrot, cilvēki, lai saprot. Protams, nepatīkama situācija ir tāda, kad, piemēram, drona apdraudējums un, piemēram, pēkšņi bērndārzs vai skolas bērniem jāiet uz, piemēram, uz padvāliem un uz kapņu telpām. Bet darbs iet uz priekšu. Es domāju, par tiem sabiedrotiem tas ir ļoti laba ideja. Mēs jau pie tā esam strādājuši. Mums jau ir iedzīvotāju padomes, kur mēs arī ļoti aktīvi iedzīvotāji, kuri strādā tieši ar to dezinformāciju, kuri zina tas visus lauku mājas, lai vienkārši cilvēkus pārliecinātu, kā ir jārīkojas, palīdzēt viņam sagatavot 72 stundu somu. Un, piemēram, bet arī runāšanas iet, ka īstenībā cilvēkam jāiziet pirmās palīdzības kursi. Ja? Vienkārši, viņš varētu palīdzēt viens otram. Īstenībā situācija nav viegla, būsim atklāti. Ja? Bet jāiet uz priekšu, un, protams, vadlīnijas arī vajag izstrādāt. Arī ne tikai mums kā pašvaldībām, bet arī no augšas mēs arī gaidām, kā tālāk rīkoties un ko labāk darīt. Bet runājot par uzņēmējiem, teiksim tā, šeit ir divpusīgi. Protams, ir ļoti lojāli uzņēmēji mūsu valsti, bet jūs zināt, ka mūsu reģionā, būsim atklāti, tā ir drusku kritika, ne viss ir tā, teiksim, tā gluži skaisti, ja? Ir dažādi. Bikis kungs, es domāju, zinu, to visu situāciju. Un, teiksim tā, ne visi uzņēmēji ir gatavi uzreiz atbalstīt un palīdzēt, jo patiešām domā tikai par sevi un saviem, teiksim, darbiniekiem. Vai vispār par savu ģimeni. Bet kopumā runājot, piemēram, ir ļoti spēcīgi, pārsvarā tas ir zemnieki, varbūt ir karjeri izstrādās, kur patiešām ir ļoti spēcīga tehnika, ar kuru viņi gatavi palīdzēt. Tas ir ekskavātori, traktora tehnika, kravas mašīnas un arī darbinieku resursi. Par tiem atmaksām par darba dienām, tur jau īstenībā patiešām būs jārunā. Ja, lai vienkārši tie cilvēki varētu iet un palīdzēt, kas strādās tad, kad viņi nestrādās pie uzņēmēja. Bet mēs arī atkal gribu atgriezties pie viena resursa, pie tam mednieku klubiem. It kā daudz bija runāts, kaut kas ir izdarīts, bet, teikšu godīgi, līdz galam nav nekas izdarīts. Ja? Jo, piemēram, ja mēs ņemam statistiku Rezeknes novada, mums ir 34 medību kolektīvi. Ja mēs paņēmam cilvēku skaitu, mednieku skaitu, tas ir apmēram 600 cilvēki, tas ir vairāk nekā, teiksim, tā viena no bataljonam ir brīvprātīgus zemesargus. Cilvēki ar apmācītiem, ar ieročiem, kuri ļoti labi pārzina meža situāciju, meža nozari, kuriem ir savi tehnika, teiksim, tie paši kravas, vieglas džipa mašīnas, kvadrātcikli un tā tālāk. Un īstenībā viņus paaicināt iet uz zemesardzi gluži nesanāk, jo mēs zinām, pamata apmācībā arī 20 dienas jāiet, un īstenībā ir tās dienas, kuras tev jāiet katru gadu. Vismaz tur 20 dienas. Īstenībā medniekam arī ir savas lietas, rudenis ir medības, vasara arī ir medības, un īstenībā tās brīvdienas viņš noslogo ar savu hobiju. Bet kā viņu kā palīgu, ļoti aktīvu, tas ir ļoti labs variants. Bet īstenībā es uzskaitu, ka mums vajag vairāk griezties pie viņiem par to, ka tas ir gatavs aparāts, kurus uzreizis gatavs aizstāvēt mūsu valsti un zina, kā to darīt, plus minus. Mednieku kolektīvi tiešām par to tik daudz runāts, man šķiet, pilnmēr kara sākumā.
Daudz izdarīts, bet ne līdz galam. Kāpēc? Kas būtu jāizdara, lai viņas pilnvērtīgāk iesaistītu mednieku Īstenībā mums kolektīvus? līdz galam tāpat joprojām nav, cik es saprotu, izstrādās valdu līnijas, kā tad viņi var palīdzēt. Ja? Īstenībā, mēs varam sataisīt seminārus, ko parunāt, bet labi, es esmu pats 2 medības kolektīvos, viens ir Ludzas novada, otrs ir Rezeknes novada. Bet mums kolektīva pat nebija runāts, ko mēs tad darītu. Ja? X stundu apmēram mēs jau zinām, ka uzreiz ieročus ģimenes izvedam pašējam meža. Ja? Bet gluži varbūt tas nav pareizi. Kā tad būtu tā sadarbība ar militāru jomu, ja? Ar pašvaldību? Mums, kā pašvaldībai, visi tie kolektīvi un personas ir zināmas. Ja? Bet vienkārši vajag tiem kolektīviem arī saprast, ko viņam darīt un kā viņi var būt noderīgi. Ja? Teiksim te. Kas viņam ir jādara, kur viņam ir jāpulcēs, kas jāņem līdzi un kas viņam ir jāsagatavo joprojām tagad. Ja? Teiksim tā. Vairāk nekā 70 stundu soma, vairāk nekas īstenībā nav runāts līdz galam. Viņi jau nezina. Varbūt kaut kas jau ir, kaut kādas parunas televīzijos, ar biedrībām bija tikušies, bet tas ir tikai pagaidām runas dotē brīdē. Piedodiet, tā ir. Jums kā zemesarga mācībās ir zemesardzes atbalstītājs kā privātpersona vai mednieks vai kāds cits, kas ir tā viena vai divas lietas, kas no jūsu kā zemesarga skatu punkta šķiftu, kā cilvēks varētu palīdzēt zemesardzei no malas tajās mācību dienās, piemēram, vai ikdienā? Teiksim tā, ikdienā un īstenībā krīzes situācijas mums ir diezgan daudz ģimenes, kur abi divi vecāki strādā, piemēram, aizsardzības ministrē un iekšlietu ministrē. Un ir kaut kas notiek, mums jādomā, kur tad paliek tie bērni un ar ko kopā. Ja, teiksim tā, pie kopējas tur evakuācijas vai tāpat viņus tā pieskatīt. Īstenībā pašvaldība arī nevarēs to visu izdarīt uzreiz, punktu veida. Un ļoti svarīgi, piemēram, ir tādi cilvēki vai kaimiņi, kuri varētu pieskatīt ģimenes locekļus, tos pašus seniorus. Piemēram, ir ģimenes, kur kopīgi dzīvo, un viņam ir, teiksim, māma, tētis jau seniora gadus, bet viņi arī tā kā abi divi aiziet uz to dienestu, kad jau izsauc. Vajag, kas arī varētu pieskatīt tos seniorus un tos bērnus. Tas arī ļoti svarīgi. Protams, var daudz ko darīt. Piemēram, to pašu asini nodot. Es tā kā jau biju teicis, iziet pirmos palīdzības kursus. Tas pašus sagatavot. Mēs īstenībā, zemesardzi ļoti labi strādājam. Mēs braucam pa pagastiem, stāstam, ka vajag sagatavot to somu 48 stundu, 72 stundu somu. Bet katru gadu ir ļoti daudz cilvēkus, ka to informāciju tika dzird pirmo reizi. Un tie zemesargu palīgi, viņi varētu arī iet pie saviem kaimiņiem, arī stāstīt un palīdzēt to visu izdarīt. Vismaz ar tādu var sakt. Veidot tāds kā lauka bērnu dārzus arī droši vien varētu, ja visi sabrauc uz mācībām un potenciāli. Tur mēs varam pacelt pat mazliet globālākā līmenī. Viena no NATO prasībām, un tas ir iekodēts arī viņu doktrīnā, un pilnīgi loģika tur ir, lai valsts varētu tikt aizstāvēt efektīvi no NATO alianses puses, viņai ir jāspēj parūpēties par dažiem pamat funkcionēšanas principiem. Un viens no šiem principiem arī ir, ka valsts darbības nepārtrauktība, tad mums vismaz minimālās sistēmas, kurām ir jāfunkcionē, kas replicē joprojām, ka tā valsts ir kā tāda, ka viņa ir leģitīma, ka tas ir jānodrošina. Un vēl viens princips, viņš mazliet iet kopā, principā Georgijs to loku arī noslēdz. Mēs jau iesākam ar to dezinformācijas apkrošanu un beidzām ar civiliedzīvotāju un pārējo tālāk dzīvojušu informēšanu. Tagad tas ir viens un tas pats, bet vēl viens princips ir nepieļaut nekontrolētu personu, teiksim, pārvietošanos. Vai tas ir krīzes, dabas stihijas gadījumā, vai tas ir lielākas krīzes priekšā, kad ir kaut kāda, teiksim, konvencionāla kara draudz. Jo tajā brīdī, kad pa visiem ceļiem kustās bēgļi, tiek evakuētas iestādes, uzņēmumi, slimnīcas, varbūt, tur, teiksim, pansionāti, katram savu vajadzību, katram savu prasību, tad ir nepieciešams šīs rokas. Armija jau to visu nedara. Vukts arī uzkārsies. Viņiem jau vairāk kārt ir mēģinājuši šo likt virsū. Es īstenībā negribēju būt viņu vietā. Viņi ar to netiks galā. Viņi var koordinēt, pārskatīt un uzraudzīt, bet viņi ar to vien paši netiks. Tā ka te ir arī iespēja nākt ne tikai ar lauku bērndārziem, ne tikai ar ģimeņu pieskatīšanas, pulcēšanās, pārvadāšanas un teiksim, apvienošanas vietām arī šī ir laba iespēja un potenciāls. Tā ka tas pilnībā atbalsta vienu no šiem 7 valsts pamat funkcionēšanas, pamat principiem, ko NATO alianse ir definējis. Ja mēs tos izpildam, tad ir pilns leģitīms arī cerības sagaidīt atbalstu, ka mēs to izdarīsim. Vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, šobrīd pavisam jauna iniciatīva ir. Un tam man jāprasa klausītājiem, jūs esat dzirdējuši kaut ko par skudrām?
Super. Un jūs esiet tieši tā, kas sākotnēji teica, pamēģiniet mani pārliecināt. Tā arī ir forma. Tur ārpus telts stāv militāra persona arī, kas ir idejiskā, teiksim tā, sākotnējā idejas bīdītāja un stūmē, bet skaidrs, ka Antuņina to tikai iesāks. Šis ir viens no tiltiem, ko mēs varam pārmest kopā arī ar skudrām. Tie ir savā formā arī zemesardze atbalstītāji. Daļu no funkcijām, uz ko mums vai nu nepietiks resursa vai laika, arī skudras var pārņemt. Viņas var pieskatīt, viņas var uzraudzīt, viņas var sagatavot, viņas var kādam nodot ziņu, viņas var kaut ko nokoordinēt. Tāpēc es teiktu, ka te var sadoties vairākas organizācijas kopā. Un šis jau būtu viens no šādiem formātiem, ko mēs varētu izmantot. Un vēl viens punkts, ko iepriekšējie diskutanti pateica. Uz šobrīd ir izveidot arī zemesardzes kritiskās infrastruktūras aizsardzības nodaļas. Jau ar ministra kabineta 518 noteikumiem tas ir tāds kā sava veida starpceļš. Tur joprojām ir jābūt zemesargam, kas ir izgājis šo pamata apmācību. Bet, ja mani atmiņa neviļ, tad šie kritiskās infrastruktūras aizsardzības nodaļas, viņi varēja iet jau savādāk apmācību, bet būt gatavi pirmie krīzes situācijā aizsargāt. Vai nu tas būtu Finieris, vai nu tas būtu Latvenergo, vai nu tas būtu HES, vai nu tas būtu dzelzceļš, vai nu tas būtu kāds cits centrāls valstī ļoti kritiski svarīgs infrastruktūras objekts, ka tur jau veidot šos zemesardzes formējumus, kuri tiek centralizēti apmācīti, uzraudzīti, apekipēti un arī koordinēti. Vai tur atkal nav, ko mēs iepriekš runājam, birokrātijas jautājums vai noteikumu jautājums, teiksim, Igaunijā pirms mēneša, kad es tur biju, es runāju arī no aizsardzības ministrijas cilvēku laikam, ka tiek virzīti grozījumi par to, lai kritiskās infrastruktūras objektus, kā energo sistēmas vai tur tecis kaut kāds, ka tiem darbiniekiem ir tiesības, piemēram, notriekt dronas, kas šobrīd viņiem nav, viņi nedrīkst iesaistīties nemaz. Ja kaut kas lido, viņi apsārdz nemaz nedrīkst neko aiztikt, jo likums neparedz. Es redzu vienkārši, ka Finieris pacēl mikrofonu, ja grib. Jā, mums, kā saka, ir rūpnīca, mums arī gribās sev pasargāt un mēģināt saprast, kā tad ir. Man liekas, tā labā ziņa bija, kad NBS tomēr, kā saka, paziņoja to, ka no teritoriālās aizsardzības, kas neapšaubām paliek, mēs ejam arī uz punktveidu aizsardzību. Un tanī brīdī, kad tika tas deklarēts, tanī brīdī es kā pilsonis sapratu, hei, te ir iespēja atkal mums, kā privāti, piedalīties varbūt tās ar savu resursu, ar saviem cilvēkiem, kā saka, ar savu finanšu resursu, lai veidot šo punktveidu aizsardzību. Jo viens ir, kad runā tikai par teritoriju, un tad tā ir atbildība NBS un, kā saka, visas tās struktūras, kā nu tas ir, bet ja tas ir punktveids, tas nozīmē, ka mums ikvienam var būt savu lomu. Vai mums to vajag vai nevajag, mums, protams, pašiem ir jāsaprot. Bet kā liels rūpnīcas vadītājs man ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāatrod spēka veidot atsevišķu to punktveidu aizsardzību, iekļaujoties kopējā. Varbūt tās, ja tas punkts ir īpaši nomaļs un nav nekas citur blakus, tad mums tas ir tiešām jāstimulē. Ja mēs iekļaujamies, tad atkal šī loma sadala un tad ir atkal saruna. Tu vari iet, piedāvāt, vari risināt un jau klausīties kopā, vai tu iekļaujies vai neiekļaujies. Un kas varbūt ir jādara. Tā kā, manuprāt, šīs tehnoloģijas, kas šodien tiek izmantotas kara darbībā, vēl vairāk ved uz to, ka mēs ik viens būsim paši atbildīgi, bet mums ir jāsaprot kopējā, protams, valstiskā sistēma, un mums ir jāiekļaujās kopējā darbā. Es redzēju, Laura, ka tu pirms brīža laiciņā piekrītoši māja par to, ka procesi, kas ir bijuši pārāk ilgi, ka 4,5 gadi karš turpinās un ir procesi, kas ir pārāk ilgi. Tajā pašā laikā tika minēta, piemēram, asins nodošana, kas ir ļoti tāds bāzes lieta, ko cilvēki var darīt, un arī šajā zemesardzes atbalstītāju kontekstā varbūt, ka cilvēki jau darot to, ko viņi dara, jau ir kaut kādā ziņā morāli, vismaz zemesardzes atbalstītāji kaut vai nododot asins, sākt ar mazajām lietām, kas pēc tam var pieaugt, lai gūtu sabiedrības iesaisti. Jā, īstenībā jau man liekas, ka, ja mēs tā paskatāmies, tieši tā, es neatceros laikam Svenču kungs jau pašā sarunas sākumā, vai man liekas, ka tu moderējot teici par to, ka mums jau jāsaprot tas karavīrs priekšā, kas veids to misiju, kas aizstāvēs mūs. Aizmugurē ir vesela rinda ar cilvēkiem, kas viņu atbalsta un kas nodrošina, lai vispār tas būtu iespējams.
Un tieši tāpat šobrīd uzņēmēju mieram mēs esam Ukrainas bruņoto spēku loģistikas eksporta vienība. Ja? Mēs palīdzam Ukrainas brigādēm sagādāt to, kas viņiem trūkst visvairāk un ko mēs esam tiesīgi un ko mēs varam sagādāt. Tikai mans tas jautājums, atkal ir par tiem 4,5 gadiem. Labdien, ir 4,5 gadi pilna mēroga karš. Mēs joprojām skatāmies viens uz otru un kurš tad, kā tad, ja mēs, joprojām mēs neesam to varbūt noķēruši to sajūtu, ka mums vajag tagad, ka mēs nevaram atlikt to uz aizparīt dienu, uz kaut kādu. Man liekas, ka mums trūkst ātrums. Mēs esam mazi, mēs esam efektīvi, bet mums trūkst tā ātruma. Un tieši tā, kad mēs katru gadu esam uz Ukrainu aizveduši apmēram 5 miljonus eiro vērtu palīdzību. Mēs esam gatavi pusi no tā apjoma nolandot Latvijā. Šogad, tagad, mēs negribam gaidīt nākamo gadu. Mēs gribam, es atšķirībā no Svenča kunga varu runāt to, ko es gribu runāt. Un mēs esam satikuši, kā jūs teicāt, definējumi vienkāršie zemesargi, kuri nav redzējuši dronu, kuri nezina, kā to darīt. Un mēs esam gatavi jums to nodrošināt, iedodiet mums veidu, kā. Un es domāju, ka visi no šiem dalībniekiem tajā brīdī viens ir skaidrs, mums ir jāturpina aizstāvēt un palīdzēt Ukrainu, tāpēc, ka tā ir mūsu fronte, mums ir jātur tā fronte tur, bet mēs taču gribam palīdzēt arī mūsu brigādēm, lai mūsu brigādes ir spējīgas, un mēs varam iedot šo turpināt palīdzēt Ukrainu, bet ļaujiet stiprināt arī jūs. Mums ir 2 komentāri uzreiz, pulkvedis Svenčs pirmais. Tā kā Laura ar aci nodeva stafeti man, es arī par šito pateikšu. Un tieši tā, faktiski tu jau paņēmi... Ķēdītas plūstamība. Ar to ķēdīti ar Lauru nodeva to arī manu vēstību, ka kāpēc jūs visus atbalstiet, bet mūs neatbalstiet. Pilnīgi loģiski. Tāpēc zemesardzes atbalstītāja nākamais solis, un Laura ir iesaistīta arī tur iekšā, vismaz tādā sākotnēji tikšanās. Palīdzam arī savai armijai. Tagad tīri loģiski. Ja? Un es ļoti ceru, ka tur mums veiksmīgi viss atrisinās, jo loģiskais prāts to saka. Un vēl viena tāda kopēja niansē par to kavēšanos, par to ilgumu, par tiem likuma projektiem un tām normatīvajām bāzēm un aktiem, kas jau besīja ārā, ka viņas tik lēni valkās, ka varētu ātrāk sakārtot. Man liekas, ka valstiskā birokrātija viņi nekad netiks līdz tam kognitīvajam līmenim, kas tiek sasniegts pilsoņos. Atcerieties sevi, kad jums bija 18 gadi. Primāri interesēja es pats. Mana dzīve, mani tusiņi, mana izglītība, mans tuvākais loks. Augot lielākam, man bija ģimene, man rūpēja bērni, man rūpēja kaimiņi, un tikai pēc tam augot un pieaugot, jeb sasniedzot kaut kādu garīgo attīstības līmeni, tu saproti, es esmu pietiekami ņēmis vai saņēmis, es esmu gatavs dot, es gribu dot. Un tāpēc, man liekas, arī zemesardzes atbalstītājs, tāds vidējais, viņš varētu būt šāds, kas ir saprats, es esmu pietiekami stabils, es esmu gatavs dot kādam citam, bet dot nevis vienkārši tāpēc, lai kaimiņu tusiņā pateikt, hei, tu zini, es palīdzu tai brigādē, vai mēs tur aizvedām viņam šito, jo tas ir forši. Nē, tāpēc, ka tam ir jēga. Es palīdzēju aizpildīt kaut kādu robu, es ieliku ķieģeli kādā sienā, kas nostiprināja to manu pašu aizsardzību, manu un manu kaimiņu aizsardzību. Tāpēc es domāju, tas ir projekts, kam ir jāiet uz priekšu, un tam ir visa gan tāda sociālā, gan finansiskā, gan arī garīgā jēga tajā visā iekšā šajā zemesardzes atbalstītājos. Bija vēl kaut kāda doma. Labi. Es pajautāšu, un Laura saka, ja es nepareizi sapratu, man aizķēra frāze palīdzēt gribi, bet var, bet nevar. Vai tā ir problēma, vai tā tiek risināta? Svenčku. Par to mēs jau iepriekš runājam, ka palīdzēt gribu, bet nevaru, jo kaut kas tur liecina mums ir. Kā likums ir, bet MK noteikumi vēl jāuzraksta, kā bišķiņ jāiespringst. Tas ir tieši pa zemesardzes atbalstītiem runāja, bet arī citi formāti, kur tur tad skatās, tur gan arī tie korupcijas novēršanas, informācijas drošības aizsardzības normatīvie akti, kas tur paredz, kad tieši šis varbūt nedrīkst kaut ko ziedot, jo tad tur tālāk saistoši. Kam jāiespringst, lai to risinātu? Tie politiķi vai NBS vai... Nē, noteikti jau, ka darbs ir veicams visiem kopā. Tā iniciatīva jānāk no mums, jo mums šī taktiskā zemes pieredze, ka mēs varam pateikt, kur ir iespēja paņemt šo resursu. Kāpēc mēs nevaram? Tāpēc, ka mums aizliedz šis, tas vai 4. noteikums. Mainam noteikumu, uzliekam normālu kontroli, vai es prāt, kas tam skatās pakaļ, ka tu neejies līdz kaut kādos, korupcijas skandālos vienkārši iekšā. Tas viss ir darāms, tikai tas ir jādara jēgpilni un tādā caurspīd,
kā tagad saka, caurspīdīgi, transparenti, jā, lai mēs arī apzināmies, ka tur nav nekāda mafioza apakšā vai kaut kāda karteļa. Tā ka tas viss ir darāms, tikai tas ir jāizdara ātrāk. Katrā ziņā karš ir licis arī mums pārdomāt arī MK noteikumus un tādas lietas, lai viss notiek plūstošāk. Tur bija komentārs Jepsikova kungs. Jā, es vairāk par tiem atbalstītājiem, kā viņus var palielināt. Un, tomēr kaut man īstenībā patīk tikai izteikt kritiku, un iepriekšējā komentārā visu laiku to teicu. Bet īstenībā vienu labu lietu mēs esam izdarījuši. Tomēr es uzskaitu, ka mēs atkal atjaunojam obligātu dienestu. Tas ir ļoti liels palielinājums civilu iedzīvotāju lojalitāti pret cilvēkiem formā, ja, un militārajā jomā. Jo es pats gāju obligātu dienestu 1998. gadu, un man liekas, pēc nesik gadiem tas jau obligāts dienests ir beidzies. Un īstenībā plus minus mums 20 gadi ir tukšumā. Un mums īstenībā militāristi dzīvoja paši pa sevim. Civili viņus it kā redzēja, jā, viņi ir, un viss. Ja. Īstenībā, un nākošais tas, tāpat kā zemasārgie varētu būt, tas bija pulciņš kā mednieki. Katrs dzīvoja, teiksim tā, savus biedriebos, savus bataljonus un savus lomus pildēja. Ja. Un, kad mēs atkal atjaunojam to obligātu dienestu, īstenībā uzreiz iesaisties ļoti daudz ģimenes. Tā ir visa procedūra. Ja, piemēram, bērns ir aizgājis uz obligātu dienestu, vecāki jau saprot, kas tas ir. Ja varbūt, jā, protams, viņš jau nevar būt tāds, ka pats jau iziet uz dienestu vai iet uz zemasardzi, bet viņam šitā joma jau ir tuvā, jo bērns viņam ir pastāstījis, kas tas ir, ja, militārais dienests. Un viņš jau arī lojāls paliek pret armiju, un viņš jau pats interesē, kā palīdzēt savam dēlam, kā palīdzēt savai meiti, vai kā palīdzēt arī uzreiz mūsu valsti un zemasardzi. Un es domāju, šitie tādi varianti ir ļoti labi priekš mūsu valstī. Jā. Mazliet mazāk viensētniecības un vairāk sadarbības, ja, ka, lai nav tā. Varbūt ir kādi jautājumi no skatītājiem, tad droši paceliet rokas, stādieties priekšā. Un jums iedos mikrofonu. Jā, kam jūs adresējat arī jautājumu? Nu, es nezinu, vispusēji tās jautājumi varētu teikt. Viss saka bremzē, bet kas tad ir mums Latvijā, kas konkrēti bremzē? Jo es jau nesik reizes esmu teicis, mēs esam tiešām kara tādā stāvoklī, vai tad mums nebūtu jāmaina tā birokrātija un tomēr jāatmet tā, kā jūs visi te stāstat. Paldies. Ja var, es varbūt atbildēšu atkal strikti no tā uzņēmumu viedokļa. Mums ir jāmaina biznesa modelis un jāmāk nopelnīt naudu papildus resursiem, kurus tad var novirzīt šiem jautājumiem. Ja mēs nemainām savu biznesa modeli, tad mēs nonāksim zaudējumos. Mēs vienkārši nevarēsim atļauties ne cilvēkus iedot, ne naudu vai kādu mantu. Tāpēc, ka tas ir iesaistīts mūsu uzņēmēju darbībā, lai nopelnītu to mazo peļņu, ko mēs nopelnām, tās investīcijas, lai mēs varam veikt. Tātad, principā, mūsu tautsaimniecībā ir jāmāk mainīties visai uzņēmēju darbībai, koncentrējot resursus tam galvenam. Protams, ja šie resursi ir šodien, ir brīvi un var, un tādu ir, tāpēc arī ļoti daudz, kas tiek darīts un tiek ziedots Ukrainai, tad to arī ir jādara. Mums vienkārši ir jāmāk iekļauties šīs ķēdēs. Es pielieku klāt, mums bija kādreiz gadu apakaļ nodibināts korupcijas birokrātijas novēršanas darba komisija vai darba grupa, kur darbojās arī valdības uzdevumā, jo man šķiet to apjausmi, ka tā birokrātija ir milzīgi liela un visaptvaroša. To jau visas sfēras sabiedrībā nojaut, ka tā tas arī ir. Un tā atbilde ir daļai, ko kolēģis pateica. Mēs pievelkam katru konkrēto piemēru tūplānā, iezumojam un tad saprotam, kur ir tā problēma. Ja jūs gribat ziedot man transporta līdzekli, tad man jāpaskatās, ar kādu no normatīviem aktiem tas konfliktē. Vai jūs gribat mani piekukuļot, piemēram, vai jums ir kaut kāda sautīga interese. Mēs novēršam uzreiz šo konkrēto problēmu. Mēs ņemam jūs transporta līdzekli, izmantojam, darbojamies mācībās, sakam jums paldies, forši, atgriežam jums atpakaļ. Respektīvi, es domāju, tieši šādā veidā. Ja te ir runa par nodokļiem, kas ir neapliekami vai samazinām, jo viņi ir vērsti uz cēlāku mērķi, tad tā ir otrs solis. Es domāju, šādi soli pa solim uz katru konkrēto piemēru mēs varētu arī atrast sākumā vienu antidotu šai problēmai, pēc tam atrisināt jau algoritmu citai problēmai, bet savādāk nekādīgi. Man liekas, te jāiet, un tas ir darbs. Tas arī noteikti prasa kaut kādu kantoru izveidošanu, kas seko, apkopo un analizē, vai ne? Kas arī varbūt ir kaut kāds savu veidu birokrātijas uzlikums. Bet cita ceļa es arī neredzu. Ir šādi jāiet. Problēma pa problēmai jārisina.
Es varbūt iedošu arī to savu skatījumu. Man liekas, ka mēs esam, un tas ir stāsts laikam ne tikai par šo jautājumu, kāpēc mēs neesam tikuši līdz rezultātam. Mēs esam pārāk izplūduši tajās savās atbildībās. Mēs tā kā atbildam, kāpēc nav izdarīts tas un tas. Nu, atbild visi šie cilvēki par to atbild. Nu, mēs tā kā esam kaut kā, mēs esam iemiguši pa tiem 4,5 gadiem, mēs esam drusku iemiguši. Ja tu neesi gluži pavadījis vienu nakti Kijevā vai Harkivā, tad, kad tev krīt uz galvas raķetes vai blakus krīt kabi un fabi, mēs to trauksmi laikam kaut kā esam psiholoģiski nolikuši drusku tālāk. Mēs, nu, tā kā, es negribu teikt, ka mēs esam noguruši, bet daļa no sabiedrības grib jau norobežoties par to. Laura, beidz tu tur runāt par to savu karu. Ja? Un tajos procesos es domāju, ka mums tomēr ir jāskatās un jāmēģina iet drusku tāds inovatīvāks ceļš. Mēs neesam milzīga valsts, mēs neesam masīva valsts, kur ir šausmīgi daudz cilvēku, organizācijas un pārējais. Mums ir jātaisa nevis kaut kādas milzīgas darba grupas no 100 cilvēkiem, bet mums ir jāatrod tas veids, kā vienkārši būt efektīvākiem. Un ja tas būs tāda precīzāka balss, precīzāka rīcība, un mums ir cilvēki, kas grib rīkoties ātri, vai ne? Kāpēc mēs tik ātri varējām aizvest tos pirmās palīdzības kravas uz deokupētajām pilsētām? Mēs varam. Sabiedrība var samobilizēties, cilvēki var samobilizēties, uzņēmēji iedod naudu, un hejā pirmās kravas ir aizgājušas uz Ukrainas deokupētajām pilsētām 22. gadā. Mēs, kā sabiedrība, varam daudz lietas atrisināt, tikai ļaujiet. Protams, jā, tad birokrātijas jautājumi, noteikumi, protams, kaut kādai kārtībai ir jābūt, bet jāatrod tātad kaut kāds vidusceļš un jāatrod ātri. Nu, tagad kā reizi pirms vēlēšanas tāds laiks ir, varbūt tie lielie kungi mūsu sadzirdēs un ātrāk kustiesies. Lūdzu, jautājums, stādieties priekšā, kam jautājums, jā. Paldies. Jānis Bērziņš. Šeit pieminēja mednieku kolektīvus un to rezervīti. Tie rezervīti, kas varētu palīdzēt zemesardzei, valsts aizsardzībai, bet ir otra grupa, kā 35 vai pat vairāk tūkstoši, kad ir ieroču atļaujas. Un es gribētu pajautāt par to jautājumu, jūs arī komandieris Kurzemes brigādes pieskārās, ka ar šautaviem diezgan paknāk, piemēram, Cēsīs šautavs nav, cik zinu, saldo šautavs nav. Varbūt nevis tiksim, tas ir uzņēmēji, viņiem tur varbūt dārgi vai neatmaksājas kā, bet zemesardzes ietvaros, tīklu ietvaros izveidot šautavus, kur var arī trenēties tie, kam ir ieroču atļaus, ne tikai mednieki. Mednieks, teiksim, katru nedēļu reizi izšauj mežā vai nu kā, bet tie Rīgā ir dārgas, viņas ir salīdzinoši maz. Vispār tāds iespējas trenēties tiem, kam ir šaujami ieroči, atļaujas diezgan minimāls, teiksim tā. To jautājumu tā. Jā, varbūt komentārs šajā ziņā es varu teikt, protams, Eiropā mums ir Eiropas valstīs dažādas sistēmas un attieksmes un likuma attiecībā uz šaujamo ieroču nesāšanas atļauju, bet šur un tur Ukrainā es esmu dzirdējis, tas, protams, no karavīru puses, kas cīnās frontē, ka viņi uzskata, ka vajadzētu būt plašākai, ka cilvēki plašāk prot rīkoties ar ieročiem, līdz pat tam, ka visiem ļaut ieročus nesāt, varbūt ne gluži kā Amerikā, bet kā Šveicē. Bet tas ir karavīru viedoklis, kas cīnās frontē, protams, viņš ir ļoti skarbs un tiešs. Bet šeit par šautuvēm jautājums. Komentārs vismaz mana līmeņa, ar ko es praktiski pats esmu saskāries. Uz šobrīd ir starpresoru vienošanās, jā, nosaukums birokrātisks, bet pamatā tas paģēra to, ka gan mednieku kolektīvi, kas ir Latvijas Mednieku savienībā, gan arī zemesardzes vienības, var iet mēs uz viņu šautumiem, viņi uz mūsu šautumiem. Tā nav problēma. Es nevarēšu un laikam arī nedrīkstēšu komentēt katru, kam ir ieroču nesāšanas atļauja, vai lai viņš nāk uz militāru iestādi vai militāro infrastruktūru. Tur noteikti ir kaut kāda kārtība, kas paredz, ka tomēr tev ir jāstādās priekšā, kas tu esi, no kurienes tu esi un, teiksim, ko tu esi darījis. Tāpēc ir vienkāršāk, ja ir kaut kāda saikne ar medniekus pārstāvošo vai varbūt šaušanas federāciju pārstāvošām organizācijām. Jo arī militārās struktūrās ir sporta šaušanas federācija, kas var izmantot tos pašus resursus. Es labprāt tieši šaut gan turpat Kuldīgā blakus esošajā šautojā, tāpat arī tas kolektīvs var nākt un šaut Skrundā, Mežēnē, kur mums ir 300 metru, 200 metru un 100 metru šautuvu.
Nav problēma, tas ir atrisināts. Man liekas, tas ir pilnīgi visā zemesardzē. Šis līgums ir ar aizsardzības ministriju, pat cēsim, labi, es to piefiksēšu, apjautāšos savam kolēģim no 2. brigādes, bet šī vienošanās ir visaptvaroša. Pilnīgi visiem, kas ir Latvijas Mednieku savienībā iekšā, nav problēma. Bet ir jābūt zemesardzē vai jābūt ir ieroču Nav nesāšanas jābūt zemesardzē. Ieroču nesāšanas glabāšanas atļauja ir automāts katram medniekam. Es pats esmu mednieks ar 17 gadu stāžu. Tas viss ir darīts. Ja cilvēks grib saprast, kā izskatās automāts, kā viņu izjaukā no viņa izšaut, ja pasaka Dievs pienāk tāda stunda, cilvēkam, kuram nav vispār bijusi saistība ar neko tādu. Tādas iespējas šobrīd nav. Nē, esmu gan dzirdējis. Vidusskolās ir valsts aizsardzības mācība, tad, protams, ir pirms tam jaunsardze, tad ir zemesardze. To mēs varētu iekļaut arī atbalstītāju apmācības programmā, bet es domāju, tieši šī specifiskā ieroča apmācība, par tādu es neesmu dzirdējis. Kaut vai paturēt rokās un saprast, Es varbūt drusku papildināšu. Es pilnīgi jums piekrītu, bet paldies par jautājumu. Ļoti laba ideja un jautājums. Es runāšu par savu reģionu, par Latgali. Mums īstenībā tā Rezeknes novada un mums Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, diemžēl šautavas nav, bet ir iekšlietu ministrija šautuve un ir privātas šautuves. Uz privātiem jūs saprotat, ka tas atkal ir naudas izdevumi, izmaksas. Jā, viņi uzņem, bet tas jau pašam tev vajag visu samaksāt. Protams, būtu laba ideja, kā tomēr zemesardze vai aizsardzības ministrija rīkotu, bet tādas, teiksim tā, šaušanas dienas šautuvi, kur varētu piedalīties ne tikai mednieki, kā jūs teicat, visi, kuriem ir atļaujas uz ieročiem, un pie reizes aizsardzības ministrija arī nodrošināt vai zemesardze to instruktoru, kuris varētu arī pamācīt, kā šaut. Nevis tikai ieroci to turēt, bet lai trāpīt mērķi, teiksim tā. Un tas arī būtu labi, ka nes cik dienas gadā mēs varētu to rīkot. Mēs kā pašvaldība arī gatavi iesaistīties. Piemēram, mums ir kontakts ar tiem cilvēkiem, kuriem ir plus minus tas atļaujas, kā jūs teicat, medību kolektīvai, vai biedrības un tā tālāk, vai sporta šaušanas federācijas. Bet tur arī jāiet tā kā pretī aizsardzības ministrijai, kas varētu vismaz to šautuvis pravēlēt kopā ar instruktoru. Es atkal no uzņēmēja darbības viedokļa. Mēs visi rīkojam korporatīvās ballītes. Kāpēc, lai mēs neuztaisītu vienu ballītu šautuvē un, godīgi sakot, neiemācītos varbūt tās pa jaunu? Vai jaunu lietas iemācīties, ko mēs līdz šim neesam darījuši. Tās ir prioritātes un domāšanas veids. Es domāju, katrs mēs varam izdarīt kaut ko vairāk, mums vienkārši jāprioritizē. Un saprast arī, ar ko lieta, jo droši vien, ja mēs zinām, ar ko ir darīšana, tad mums ir mazāk baiļu vai satraukumu, mēs esam drošāki. Tur bija jautājums, kungs sarkanajā kreklā. Stādieties priekšā un kam adresēt jautājumu. Paldies. Jā, sveiki. Es esmu 1. brigādes zemesargs arī. Un zemesargi ir ļoti advancēti, pērk papildus izsniegtajiem MTL-am, materiāli tehniskajiem līdzekļiem, pērk savu aprīkojumu. Daudziem ir arī savi īstobru ieroči, jo garstobru ieroči triecienu šautavus vismaz Rīgas reģionā nav pieņemts ņemt uz mājām. Un daudzi no šiem zemesargiem ir apvienojušies tādos šaušanas klubiņos ar īstobru ieročiem, kas, protams, ir tūcīņas ieroči, bet tomēr apdraudējumu gadījumā dot arī kaut kādu noteikti vērā ņemamu ieguvumu drošībai. Un, lai zemesargs tiktu, teiksim, bataljonu šautuvē trenēties, jo zemesargi jau zina, kā šaut, viņiem ir tās atļaujas ieročus nesāšanai, viņi zina, kā šaut ar triecienu šautnēm, viņi zina šos drošību, viņi ir izgājuši šo saucamo kvalifikāciju, lai šaut, bet tikt pats savu bataljonu šautuvēs nav iespējams, jo tas ir atkal pārāk sarežģīti no birokrātijas viedokļa, droši vien kaut kas jāskaņo. Es esmu pats mēģinājis skaidrot, līdz šim atbildi neesmu saņēmis, bet manuprāt, ka būtu normāli tajos brīvajos logos, kad šautuvēs kad šautuvs ir pieejams, kad zemesargi varētu pieteikt. Viņi atnāk ar savu ieroci, viņi atnāk ar savu munīciju, viņi galā ir pārbaudīti no drošības viedokļa, viņi ir uzticami, viņi neienāk vienkārši ar savu munīciju un nekļūst, pilnīgi nekontrolējami šajā bataljona teritorijā. Tā kā es domāju, šis jautājums būtu jārisina. Protams, tur ir drošības riski jebkurā gadījumā, jo zemesargs arī ir cilvēks,
Un mēs nevaram paredzēt, ka jebkurš pārbaudītais cilvēks vienmēr paliks lojāls. Bet šo jautājumu būtu, manuprāt, vērts risināt. Paldies! Es varu papildināt arī jūsu jautājumu, pirms to, kā jūs atbildēsiet. Es saprotu, ka jautājums ir jums, jā. Es ātri. Es pilnīgi piekrītu, jo es esmu jūsu pusi. Es arī viens tāds pats, kā jūs esat, jā. Un pierīgas zemesargi. Īstenībā, tikko man nesen bija saruna ar 3. brigādas komandīru. Īstenībā, mēs mācāmies šaut ar vitņustobra ieročiem. Pareizi. Bet ko rādā Ukraina pieredze, jā? Ka vajag iemācīties šaut ar gludstobra ieročiem pa kustāmiem mērķiem. Tādus īstenībā, un lidojušiem mērķiem. Nu, tādas apmācības es neesmu dzirdējis, lai pie mums notiktu. Jā, un, protams, bija ļoti labs piedāvājums Rezeknes novada. Rezeknes novada ir šautuves speciāli par šķīviešiem, ir speciāli instruktori, normāli apmācīti cilvēki, kur pasaules reitinga ir 10, jā, kuri ir gatavi apmācīt to visu. Bet mums pat nav tās ieročus, ar kuriem mēs varam šaut lidojušus mērķus, cik es saprotu. Varbūt mums patiešām vajag nevis skatīties tikai uz puka zobiem un uz betona lučiem, bet tāpat kaut kā arī drusku domāt arī uz priekšu, ar vienu soli uz priekšu. Kādi ieroči tieši mums ir vajadzīgi un kādas apmācības ir mums jāveic, jā, pa lidojušiem mērķiem, piemēram. Kamēr mēs atkal iesim to birokratijas ceļu, kamēr brigādas komandīri parunās savā starpā, aizies uz augšu, kamēr atrisinās to visu jautājumu. Es nezinu, atkal paies laiks. Es baidos, ka jau būs kaut kādi citi mērķi jau pēc šitā laikā. Varbūt kaut kādi jau roboti ar mākslīgu intelektu. Ja? Kad tik nebūtu, ka mēs visu laiku skrienam vilcinam pakaļ. Kad mēs jau būsim vismaz no tiem pa vidus vai sakuma vagonas sēdēsim iekšā. Var vienu jautājumu pašvaldības cilvēkam. Bet jūs taču arī apmācības finansējat kaut kādus darbiniekiem? Jā, protams. Kāpēc jums nenofinansēt šādas apmācības? Mums, kā Latgales reģionam, mēs arī tā kā vairāk skatāmies uz to attīstību. Ja? Mums ļoti svarīgi, ka ne tikai, lai vērējums būtu pie mums ļoti veiksmīgs uzņēmums. Zināšanas arī ir attīstība un iemācīties lietas, kas šī brīdī ir ļoti vajadzīgas, lai veidotu ne tikai psiholoģisko noturību, bet aizsardzības spējas palielināšanu. Es domāju, ir absolūti atbalstām, un jebkur pašvaldības iedzīvotāji droši vien nobalsot jūsu budžeta balsojumā kaut kādu zināmu naudu, ka tiek novirzīta izglītības jautājumiem, lai mēs nodrošinātu psiholoģisko noturību, lai mēs kļūtu gudrāki un vērzētu sev aizstāvēt. Uz humanitāriem virziņiem viennozīmīgi mēs gatavi atbalstīt un varam atbalstīt. Pulkvečkungs, vai es tik ātri piekomentēšu, ko jau Zemesargs no pirmās Rīgas pateica. Īstenībā jā, un abi divi man kolēģis pa labi. Tā specifiskā apmācība ir un ieroči ir, gan šaujam pa šķīvīšiem, gan mums arī gludstobri. Ieroči ir. Baigi labi, ka mēs satikāmies īstenībā. Un par apmācību, kas ir zemesargiem, es tikai pasaku, jā, to var darīt. Jūs esiet zemesargi, interesantu klubs kopā, jums ir atļaujas, jūs esiet jau pārbaudīt. Kur problēma izmantot infrastruktūru? Es domāju, tur ir lokāla, reģionāla. Bet es gribēju tomēr atgādināt, ka mēs šeit esam par zemesardzes atbalstītājiem. Tā, ka varētu būt, ka kādu no zemesardzes atbalstītājiem var paņemt līdzi uz šādu apmācību, parādīt, cik forši ir šaut, bet ne tas būtu tas viņa primārais atbalstītāja veids, noteikti jau, kad viņš tad pēc tam nāk caur zemesardzes un pamata apmācību, vai arī uz kādu zemesardzes speciālistu amatu. Es varbūt, lai uzlikt apkaļ uz vecajām sliedēm, man ir klases biedrs no maniem vidusskolas laikiem, kurš sākot ar pirmo kara gadu Ukrainā, 22. pilnā apmēra kara gadu Ukrainā, viņš drukāja visu laiku droniem detaļas. Ukraina viņam pateica daudz paldies, bet viss, Džeks, mums tagad ir, mums pietiek, mums pašiem, mēs tev vēl pašam atvedīsim. Un es īstenībā viņu paņemšu savai brigādai, kā zemesardzes atbalstītāji, lai viņš man drukā tagad tās detaļas. Jo droni ir, spārniņi lūst, visā turētāji tur arī salūst, visi jau var sadrukāt. Papildus tam, kad arī katrā brigādē nāk iekšā 3D printeri. Tā ka šis ir viens no formātiem, ko es varu konkrēti pateikt, ja ne gluži vārdā uzvārdā, tad konkrētā piemērā, kā jūs to varēšu darīt un kā jūs to darīšu. Bet specifiskā apmācība jā, saliekot normālu nodarbības plānu, var ieiet iekšā ar normālu infrastruktūrā un darboties. Tā, tas viss ir darāms. Jums ir jauns komandieris tagad, ejiet pie viņu uz pieņemšanu. Jā, lūdzu, tur aizmugurē ir viens jautājums kreisajā pusē. Stādieties lūdzu priekšā un... Jautājums sekojošs. Jauna forma, zemesargas atbalstītājs ļoti forši. Bet vai mēs kā pilsoņi vispār jau saprotam savu primāro lomu? Pieņemsim Reizeknes izpildirektora vietnieks. Ja notiek kāda ķibele, mēs visi saprotam, ka viņš 100% ko darīs? Pildīs kādas funkcijas? Savas Reizeknes izpildirektora vietnieka funkcijas.
Bet, pieņemsim, zemesardzes brigadieris, viņi jau ieskaitīs, kur savā brigādē. Viņš arī rēķinās ar viņu. Tālāk es dzirdēju, ka viņš ir arī mednieks 2 klubos. Ludzas klubs arī viņu ieskaitīs pie kaut kāda skaita. Līdz ar to, vai tā statistika no augšas, tātad no kaut kāda augstākā resora, nav tā, ka mēs īstenībā vienu cilvēku ieskaitam pēc 4 reizes, un tagad būs vēl viena forma, vai mums tā statistika kaut kā iet kopā, vai tie cilvēki ir tik daudz, kā mēs domājam? Jā, es atrievu vismaz par savu pašvaldību Rezeknes novada. Vienkārši mēs nodefinējam uzreiz, mums bija aptaujā pagājuši gadu. Piemēram, ja mēs runājam krīzes situācijā, par autobusu šoferiem, ja, kuri varētu evakuēt mūsu iedzīvotājus vispārējais. Uzreiz mēs skatāmies, kuri tie varētu būt, kuriem, piemēram, cilvēki vai bērni ir izauguši, vai cik viņam ir bērnus, kur viņam strādā sieva. Tas ir ļoti izvērtēts, un mums pat ir saraksti apmēram, ka pašvaldības dažādi darbinieki, kas varētu ko darīt. Un lai viņš arī nebūtu ierakstīts, piemēram, sieva viņu ierakstīja pie sevi, ka viņš vedīs bērnus uz Rīgu, a mēs ierakstījām viņu, ka viņš būs autobusu šoferis, ja? Un pēc tam, kad vajadzēs braukt, nav kā braukt. Nē. Īstenībā to mēs esam darījuši, bet globāli, tur īstenībā vēl daudz darba ir jāizdara. Tā iniciatīva, jā, pagājušajā gadā, kas sākās, bet viņa jau faktiski tūlīt jau arī beigsies šogad. Man liekas, jau mēnesis ir atlicis laiks, kad pilnīgi visām institūcijām, te nav runa tikai par pašvaldībām, te ir runa par ministrijām, par slimnīcām, par kritiskajām infrastruktūrām. Mēs apzinām to, un tur ir tās gudras jēdziens, nemobilizējamais personāls, kam primāri krīzes situācijās būs jāveic savas funkcijas, lai nodrošinātu šo valsts pastāvēšanu, ja valsts darbības nepārtrauktību. Tātad arī šāds jēdziens parādās. Jūs netieši norādījāt uz to vienu mājo punktu, kur mēs tagad esam salabojuši. Tā vairs nevajadzētu būt problēmai. Un vēl viena piebilde. Katra reģionālā brigāde strādā ar savām reģionālajām pašvaldībām. Katrs zemesargs, kas atnāk pie manis uz mācībām, viņš ir kā nervu sistēma ar sabiedrību, ar pagastu, ar ciemu, ar novadu, no kurienes viņš nāk. Es zinu, kā jūtās zemesargi un viņu ģimenes konkrētā pilsētā vai novadā. Tieši tāpat mēs zinām, ko pašvaldības plāno, jo mēs kopā ar viņiem sēžam pie šīs plānu izstrādes civilās aizsardzības plāni, kas ir krīžu situācijās. Un mēs skaidri apzināmies resursus, ko skatās pašvaldība, un resursus, ko skatāmies mēs, kā uniformētais sastāvs. Tā kad, es teiktu, ir viens variants eksāmens, ir reāls karš, vai arī otrs variants mācībās mēs pārbaudam, kā tad mēs sekojam šai situācijai. Bet vismaz teorētiski un ar kaut kādiem vienošanās pamatiem mēs esam vienojušies, ko mēs mobilizējam, ko nē. Baiba Brāža arī zemesardze. Jānis Dombrāva arī zemesargs, vai ne? Bet viņi katrs ir ministrs. Katrs darīs savu darbu skaidrs, kad būs šī krīzes situācija. Nē, mēs viņus neieskaitīsim krīzes situācijā uz mācībām, jo viņš varbūt ir ložmetējnieks vai drona operators, bet man ir svarīgāk, ka viņš tomēr pārstāv mūsu šajā politiskajā līmenī. Jā, es domāju, te kaut kādam vidējam kompromisam mums visiem ir jāpiekrīt, jā? Kur viņš varbūt daudz noderīgāks. Es drusku pastāstīšu par sevi, jā, jo agrāk Rezeknes novadam bija viens vietnieks priekšsēdētāju. Bet sakarā ar to, ka es esmu zemesargs, mēs izveidojam 2 vietniekus uz pusslodzes. Jā, kas, lai es varētu būt zemesardze, otrais man kolēģis vietnieks, tad paliks arī pildīt savas funkcijas. Par visu padomāts, mums varētu būt laiks vēl vienam jautājumam, ja ir no tur. Labi, 2 jautājumi. Īsi jautājumi, īsi atbildes. Es par to pašu, bet mazliet savādāk. Tātad mūsu valsts visaptverošais aizsardzības plāns nosaka, ka katrs kaut kam sākoties problēmām sabiedrība pretojās, sabiedrība iet palīgā armijai. Un tad jautājums no šīs prizmas. Es kā sabiedrība, neesot zemesardzē vai kādā no struktūra vienībām, īsti nezinu, kas man jādara. Tāpat laikā lielie uzņēmumi, kam ir resursi, arī viņi nelīdz galam zina, kur viņš ar savu traktoru var aiziet palīgā. Piemēram, kāpēc tas netiek tajos pašos namējos cakos darbināts? Pie galda maz drusku, bet realitātē. Paldies! Jā.
Es atbildēšu no tās pieredzes, kas mums ir 4,5 gadu laikā uzņēmēju mieram platformā. Man liekas, ka tā mūsu atbildība būs tad, kad jūs nevis prasīsiet, kurš jums pateiks, kas jums jādara, bet tad, kad jūs pats nodefinēsiet un atradīsiet, kas ir tas, ko jūs darīsiet, ko jūs mākat vislabāk. Es nekad nezināju, es nekad neesmu bijusi zemesardzē nevienu dienu. Es mūžā nevarēju iedomāties, ka es īstenībā tik labi varu apgādāt Ukrainas armiju. Ja? Jums ir varbūt kaut kāds talants. Man liekas, ka tajā brīdī, ka mēs kā sabiedrība sapratīsim, ka jūs nevis mēs ceļamies kājās un prasam, komandieri, kungs, kāpēc jūs neesat pateicis, ko mēs darīsim krīzes laikā, un tā, ka man kritīs drons uz galvas, jums pašam jāizdomā, tam uzņēmumam jāatrod, kas ir tā viņa vieta tajā lomā. Ja drīkst jautāt noslēpumus, kāda ir jūsu profesija, ko jūs darat? Es esmu zemesargs, es esmu kritiskās infrastruktūras zemesargs, un es zinu, ko darīt. Jā, bet ikdienā. Mans jautājums bija no prizmas, kad no mana skatu punkta, no tās vietas, kur es esmu, es domāju, ka sabiedrība nezina. Viņiem, tie, kuri nav aktīvi un neiet paši meklēt, kā es teicu, tas pareizi. Man jāiet, ir jāatrod, ko es darīšu. Bet tie, kuri to neiet darīt, viņi ir pasīvi un viņi visticamāk radīs hausu. Es varbūt, Laura, drusku papildināšu, paldies par atbildē, ļoti precīzi. Es varbūt no tāda viedokļa, mēs visi esam pieauguši. Mēs saprotam, kas notiek pasaulē. Nav jau tā, kā mēs pirmo dienu visu šo dzirdām. Mums ir jāpadomā, ko tad krīzes situācija darītu mans kaimiņš un ko varu darīt es. Varbūt sākam uzreiz runāt savu kapņu telpu un savam kaimiņam, kā mēs rīkosimies, kā mēs varam palīdzēt mūsu valstī. Varbūt arī vajag izbeigt tikai sēdēt un gaidīt, ko man pateiks, ko man darīt. Varbūt vajag drusku vairāk iniciatīvas, kā jau Laura teica, ka ko es pats varu darīt un atnākt, piemēram, uz pašvaldību, piemēram, uz pagastu. Jā, es esmu elektriķis, jānokās, saucat mani uzreiz, es salabošu jums elektrību visur. Ja es esmu santehniķis, es uzreiz to izdarīšu un tā tālāk. Ja ir kaut kāds gali blakus, ir zemasārgs dzīvo, uzreiz saka, es varu to, es varu būt jums šoferis uz traktoru tehnikas. Nav jau problēma, vai kokveidēja, ja nu vajag. Īstenībā gluži skatīties, kā visu izdarīs tikai NBS, zemasardze vai pašvaldība, man liekas, gluži nav pareizi. Mēs esam visi pieauguši. Mums arī jāzina, kas mums ir jādara. Pulkovič, varbūt tad konkrēti mācības jūs minējāt pašā sākumā būs 26. Varbūt top 3 lietas, top 3 prasmes, profesijas, ko varbūt vajag uzsaukumu. Zemesardze meklē elektriķus un tā tālāk. Top 3, kas varbūt ir prasme, kas nebūtu traktoristus, elektriķus un celtniekus. Pret mobilitātes speciālisti, inženieri, ja tiem, kam ir smagā tehnika, kas var piecelt kaut ko iekraut, aizvest, izkrāmēt. Otra lieta ir medicīna, un trešā noteikti ir IT speciālisti, komunikācijas, kiberspecialitātes. Es nekad nenoniecināšu arī komunikācijas, kas ir verbālās komunikācijas un informatīvās eksperti cīņā ar dezinformāciju. Top 4 jums. Derēs? Māris īstenībā paņēma uz sevi krustuguni ar mazu provokatīvu jautājumu, lai gan viņš arī zināja to atbildi, bet tieši tā. Mani kaimiņi ar mani jau ir tīkušies, mēs esam izrunājuši, ko mēs darām krīzes situācijā. Es esmu mednieks, man ir 5 ieroči mājās, man ir 5 forši kaimiņi. Es katram dodu pa stroķim, mums jau ir pat grafiks salikts, kā viņi patrulē neighborhood watchā. Mums ir savs miniplāns. Ja katrs novads pagast, katrs ciems uztaisīs savu miniplānu, tas kļūs par megaplānu. Un tas vismaz būs sākums. Pamēģinam šo. Jā, tā, ka tieši tā, nav jāgaida mācības namēs. Bet kaut ko katram ir jādara. Jā, tur bija un tad... Jā. Labdien! Jānis, arī zemesargs uzņēmējs. Un es īsti komandieru kungam negribētu piekrist, jo ja man līgums kā zemesargam ir parakstīts ar NBS, es nevaru, kaut es būtu kaut vai ministrs, es nedrīkstu izjaukt savu nodaļu un iet kaut kur citur. Tā kā tas nav likumiski un pareizi. Un otra lieta ir tāda, ka ja man kā uzņēmējam ir noslēgts līgums ar zemesardzi par sadarbību, tad jautājums ir par šiem cilvēkiem, kas mani uzņēmumā strādā, kurus es gribētu piesaistīt šajā darbībā, bet viņi tagad pēkšņi noslēguši līgumu šo zemesardzes atbalstītāju. Un jūs viņu esat ierēķinājuši kaut kur citur. Tad mans līgums, principā, es viņu nevarēšu izpildīt. Tad šeit sanāks pārklāšanās un kāds kaut ko neizdarīs līdz galam. Paldies!
Jā, tā ir klasiskā situācija, ka tu vispār esi tas, bet mēs tev ielikam tur otrajā kājnieku rotā vai tu esi tajā nodaļā. Zemesardzes atbalstītājs ir formāts, kas neparedz to, ka tu esi zemesardzes aktīvais. Nē, tas ir papildus vēl, tā ka tur jums no nodaļas nevajadzēs neko ziedot. Savukārt par uzdevumu izpildu konkrētā krīzes situācijā, jebkurā gadījumā to jau noteiks taktiskā situācija tajā brīdī. Un jūs tiešais komandieris pateiks, vai mums Jāni vajag pilnu tavu nodaļu, vai mums varbūt pietiek tikai ar tevi, ar tavu vietnieku un vēl vienu ekspertu un speciālistu. Jo katrā es nevaru tagad iedziļināties. Man jāsaprot tieši, kur jūs esat, kas pa nodaļu, ko jūs sargājat, jeb kādu funkciju jūs veicat kādā uzdevumā. Jo uzdevumi ir pirmskarš, ir krīze, ir hibrīds un ir pēckarš. Tad jāsaprot, pa kur no tiem. Bet noteikti tas ir jāizrisina jūs tiešo komandieru, lai tad jūs saprastu, klau, krīzē. Ko tu gribi, lai es daru? Lai es eju sargāt to tiltu, vai es eju uzbrukumā, vai es eju savu ložmeteju uz turieni, un ko dara man pārējie nodaļnieki. Ja? Tā ka katrai situācijai jābūt savādākai. Bet zemesardzes atbalstītājs ir papildinājums, kā bonus vēl pie šī visa. Tas netiek skaitīts jūsu nodaļā. Tā, lūdzu. Una, daudzbērnu māmiņa un ko. Man ir jautājums, papildinājums, jūs teicāt par sabiedrību. Es kā mamma nezinu, kas notiks ar manu bērnu, ja x stundu iestāsies stundu laikā. To Komentārs. nezinu neviens no vecākiem. Kļūstiet pa skudru. Es esmu daudz bērnu ģimenes galva arī. Tā pašā bļodā sēžu. Mana sieva nav militāris, bet mēs viņus izzinājuši, ko viņi darīs. Jā, es arī Kļūstiet pa zinu. skudru. Jā, es atvainojos. Es zinu personīgi, mūsu ģimenei ir plāns x stundai. Bet tas, ko mēģināja pateikt kolēģis klausītājs, ja, ir tas, ka skolās to nesaka pašvaldībā. Piemēram, jūs savā pašvaldībā esiet pateicis. Un otrs jautājums pašvaldībai. Vai es pareizi saklausīju atbildi, ko jūs atbildējāt Biķkungam par to, ka pašvaldība labprāt investēs humanitārā izglītībā? Tas nozīmē, ka pašvaldība nedrīkst novirzīt naudu apmācībai, izglītībai, piemēram, šautuvē. Es pareizi sapratu, ka tur ir kaut kāda ierobežojuma. Es domāju, ka gluži pašvaldībai īstenībā tas ir jādara zem jautājuma, jo patiešām mums ir ļoti daudz, kas ir jādara. Jā, īstenībā mums jārūpējas par drošību, nevis par, teiksim, tā kā uzbrukumu vai tādu lielu aizsardzību. Īstenībā ir citas ministrijas un dienesti, kas ar to nodarbotas. Es nedomāju, ka pašvaldībai vajag uzreiz visu un ūdeni piegādāt un šāvējus sagatavot. Varbūt gluži tas nav pareizi. Es jau no sākuma biju ieminējis jums, ka mēs ierīkosim dronu apmācību, bet vairāk to mēs arī, teiksim, tā virzīsim uz to, ka cilvēkiem pēc vidusskolas, viņiem jau būs tas tiesības, lai viņš tālāk ietu augstskola, piemēram, lauksimniecības nozarē, meža nozarē, ja, vai būvniecības, tas visur viņam noderēs. Mums nevajag runāt tikai par militāro apdraudējumu, bet arī īstenībā 2-1, lai tam bērnam un tam studentiem nākotnē būtu priekšrocības. Ja tā ir paša obligātajā dienestā, kad viņš jau ies, viņam jau būs tas tiesības. Es domāju, tas arī jau liels plus, bet diemžēl pašvaldības vēl jau 4,5 gadi to nedara. Bet mēs tagad tikai ievedīsim, tāpat tas būs tikai uz nākošo gadu, tas jau būs 5,5 gadi paies no kara sākuma. Ja? Īstenībā es vairāk runāju par to, cik ilgi mēs domājam. Mēs pārāk ilgi domājam. Vai Reizeknes novadā skolēni vecāki zina? Par šito ideju? Nevis par ideju, bet par to, kas notiks ar viņu bērniem. Ar viņu bērniem? Ja x stunda iestāsies laikā, kad mamma ir rūpnīcā vai puķu veikalā, un bērns mums ir skolā. Īstenībā pat vienai Berzgales skola jau bija pat evakuācijas. Mēs jau rīkojam pat tādu, saprotat? Bet vai vecāki zina, vai vecāki ir informēti? Es kā mamma zinu, ja es esmu Reizeknes novadā. Nē, protams, jums uzreiz būs, mums ir Reizeknes novads sadalīts uz 5 apvienībām. Ja? Mama zinās, protams. Zinu, kas notiks ar viņu bērnu. Nē, īstenībā gluži vienkārši dotajā brīdī tikai evakuācijas notiek, kur bērni būs. Ja? Tālāk, kā mēs brauksim tas vadlīnijas, vai evakuēs ar vilcieni, vai uz transporta līdzekļiem, vai ar uz ceļiem, to īstenībā gluži kā pašvaldība mēs arī gaidīsim no CAKA tās tālākas rīkojumus. Saprotat? Tā, šobrīd mums laikam ir, cik mums ir palikušas pāris minūtes, laikam 7 minūtes. Ja ir īsts komentārs, pēdējais komentārs vai jautājums, tad mēs sāksim apaļoties. Replika par to, ka es gribēju pateikt, ka mācības, kur šobrīd ir tabletop, papīra mācības uz galda, būtu labi viņas palaist ārpusē, lai paskatāties, kas atnāks palīgā, ko mēs ar viņiem darīsim un kā mēs ar to operēsim. Tas bija tas.
Par zemesardzes atbalstītājiem saprotu, ir anketa jau pieejama. Vairāk kā 200 ir jau aizpildīts. Vairāk kā 200 ir aizpildījuši. Kas ir tajā anketā? Kas tiek jautāts? Nē, tajā anketā tieši tiek pausts gatavība un joma, kurā tad cilvēks vēlas, bet pagaidām kā indivīds, kā vēlas sniegt savu atbalstu un kur viņš uzskata, viņš būtu noderīgs krīzes situācijā. Vai attiecībā, teiksim, uz šīm te ikdienā, attiecībā uz mācībām, kas šogad Jā, tur ir sākot no ierakuma rakšanas līdz pat sviestmaižas, ja vajag smērētājiem, pieskatītājiem, kur ir bēgļu punkti, kur tiek akumulēti, vai arī varbūt sniegt atbalstu slimiem cilvēkiem, arī šādu variantu. Man liekas, vienā anketā bija pat dzīvnieku patversmes evakuācija, kaut kas ar to, kad varētu arī to sniegt. Tā, ka arī šī dimensija iespēlējas jebkurā krīzē. Un arī tagad ikdienā. Neapšaubām. Es jau saku, jau tas pats, ka cilvēks ir sasniedzis to briedumu, šo garīgo briedumu, un tā jau arī ir. Mēs jau varam saklupt virsū pašvaldībām, bet patiesībā jau to valsts mēroga krīzes pārvarēšanu viņi jau vada centrāli krīzes vadības centrus, un teiksim, viņiem būtu jānāk jau ar kaut kādām vadlīnijām. Un man liekas, ka šī ir organizācija, kas ir tagad tikai uzņem šos apgriezienus. Un tad attiecīgi pulkots Arvis Zīle, kas vada šo organizāciju, noteikti, ka viņš būs tas, kas pateiks valstiskā mērogā, kā mēs ko darām un rīkojamies, sākot no apziņošanas, beidzot ar evakuācijām. Anketa, kur atrodama? Tā, zs.mil.lv. zulusierra.mil.lv. Tas man ir pierakstīts. Respektīvi zemesardzes mājaslapā. Droši vien pēc tam varēs, vai arī tagad jau var pajautāt, vai kāds var var pacelt rokas, vai varētu apsvērt kaut kā atbalstīt zemesardzi ar šo te anketu. Jā. Zemesargs arī var palīdzēt zemesardzei. Droši vien. Dažas rokas bija. Droši vien jāiziet, jāapstās, kas par anketu, un tad ir jāskatās, kā tur var praktiski, kā es saprotu, principā iespējas ir ļoti plašas un dažādas, gan konkrēti pavisam zemesardzei vai mācībās vai ikdienai, bet arī ikdienā, kā Latvijas pilsoņi, kaut vai nododot asins, kā mēs dzirdējam, arī tādā veidā mēs varam palīdzēt. Mūsu saruna tuvojas noslēgumam un strīdos un sarunās dzimst. Es ceru kaut kādi risinājumi, kā lietas darīt labāk, efektīvāk, ātrāk. Es varbūt pajautāšu katram šeit varbūt tas viens galvenais secinājums no šīs sarunas, varbūt kāds jauns secinājums, kas iepriekš nav bijis. Labi, es sākšu atkal. Tad, man liekas, pirmais un galvenais, kas man nāk, viņš tāds visaptvarošs ir, nav vienaldzīgi cilvēki šodien. Tas ir labi. Ko mēs darām ar to, ka neesam vienaldzīgi? Tad zemesardzes atbalstītājiem ir viena no izpausmes formām, ko var izmantot, kur savu enerģiju atdot. Ir vairākas cits, bet šī ir viena no. Uz to es varu aicināt. Es varbūt tur atklāšu, nezinu, varbūt vienu militāru noslēpumu. Kad notrieca to dronu, kad notrieca, es biju tas, kas viņu meklēju. Jā, nezinu, kas būs. Jā, un īstenībā es braucu apkārt pa tiem mājām, un runāju ar iedzīvotājiem, kur tad bija tas makoņs, lai viņu atrastu un tā tālāk. Es domāju, ko es sagaidīšu no iedzīvotājiem, kādu kritiku, zini, kad cilvēki formos iebrauca pagalma, uzreiz uzdot jautājumus, kas tad būs? Un, ziniet, es esmu parunājis ar 8 viensetu mājām, ar iedzīvotājiem, ar tiem īpašniekiem, un visur es sagaidīju tikai vienu. Ok, palīdzēsim, redzējām tur, kā jums palīdzēt. Varbūt jūs nevarat ar savu mašinu apbraukt, mēs iedosim traktoru, vēl kaut ko. Visi pilnīgi 8 mājas gribēja palīdzēt. Vismaz tur stāstīja, varbūt pat tēju mums piedāvāja, varbūt ar kādiem cepumiem. Bet es saprotu vienu, ka tomēr varbūt ir dažādi mūsu reģionā, dažādi viedokļi iedzīvotājiem. Bet es tomēr ceru uz to, ka lielākā daļa ir patrioti, cieņa un mīl viens otru un mīl mūsu valstu un gatavi atbalstīt. Es domāju, tie, kas ir šeit, mēs visi, jūs, pirmkārt, liels paldies, ka jūs klausieties, jo tas nozīmē, ka jums interesi ir. Un ja jums ir interese, tad jūs jau darat noteikti, un darat daudz, bet tas, kas man no šodienas, vajag aiziet pie tā kaimiņa aprunāties. Vienkārši rīt paņemam un aizējam pie tā kaimiņa aprunāties. Būs lielāka iesaiste. Es novēlu visiem ātrumu, un ja nu jums gadījumā ir sanācis kādreiz būt piefrontē,
Harkivā, Slovjanskā vai kādā no citām pilsētām un būt, un jūs to sajūt, ka virs jums lido drons, dzirdēt to skaņu. Ja jūs nebraucat uz Ukraiņu, jūs varat paskatīties jebkurā YouTube, jeb sociālu mēdīju ziņā. Un lai tā skaņa, kad mēs visi jau zinām, kā skan šaheti, kad viņš lido, lai tā skaņa mūs motivē uz to ātrumu un uz to rīcību. Liels paldies! Ātrums, runāt savā starpā. Krīzes situācijā mēs tomēr atbalstam viens otru, esam gatavi palīdzēt un nav vienaldzības. Tas ir ļoti svarīgi. Arī paldies jums, skatītāji un klausītāji, kas šeit bijāt, iesaistījāt, uzdevāt arī jautājumus. Un paldies arī panelistiem šeit. Es lūkšu aplausus katram no viņiem. Laula Skrodeve, uzņēmēji Mieram, Uldis Biks, Latvijas finieris, Georgijs Jevsikovs, Rēzeknes novads, Zemessargs un pulkvedis Edmunds Svenš, 4. Kurzemes brigāde komandieris. Paldies jums visiem! Novēlu jauku dienu!